Labdien, klātesošie! Labdien arī tie, kas pieslēgušies attālināti tiešraidei. Un, protams, vislielākie sveicieni mūsu darbiniekiem. Šis ir konkurences nedēļas atklāšanas pasākums. Un konkurences nedēļa arī sakrīt, vai mūsu dzimšanas diena sakrīt, 32. dzimšanas diena tieši konkurences padomei šajā laikā ir. Un jā, tā tad ir, ar šo arī sākam mūsu konkurences nedēļas pasākumu, kur ir paredzēti vairāki pasākumi līdz pašai nedēļas beigām. Un konkurences padome strādā savu ikdienas darbu ar visiem saviem pieejamiem līdzekļiem, ieguldot visus savus resursus, bet arī ir nepieciešams sarunas par konkurenci, lai rastu izpratni arī ne tikai uzņēmējos, ne tikai cieši iesaistītajos, bet arī pašā sabiedrībā. Un arī šī gada Sabiedriskās domas aptaujā tika iekļaut respondentu grupā tieši sabiedrība, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par konkurences padomi, kā arī rastu atbildes uz mums radušamajiem jautājumiem par to, kāpēc mūs varbūt nesaprot vienmēr. Un tieši pēdējā laikā ir bijis tas, ka publiski no sabiedrības nāk doma, ka konkurences padome neko nedara. Un šī iemesla dēļ arī mēs tiešām esam uzsākuši šo konkurences nedēļas pasākumu, kā arī apņēmušies turpināt to izglītošanas un sabiedrības informēšanas pasākumus, lai sabiedrībā arī tiešām rastos patiesas priekšstats par tiem instrumentiem, pieejamiem instrumentiem, ar ko var rīkoties konkurences padomu, nodrošinot godīgu konkurenci. Jā, un tad ķersimies pie lietas. Došu vārdu Latvijas faktiem, Aigaram Frēmanim, īsumā pastāstīt par mūsu veikto aptauju, par sabiedrības domu. Paldies! Labdien vai labrīt! Kurš ceļās ziemas laikā un vasaras laikā. Bet es tiešām centīšos īsu ieskatu dot tai pētījumā, ja pētījumā, ko mēs veicām pēc konkurences padomes pasūtījuma. Viņš ir plašāks, tur nav aptaujāt tikai Latvijas sabiedrība. Patiesībā aptaujā bija iekļauts 5 dažādas mērķa auditorijas, kas parādīsies arī tālāk grafikos. 5 mērķa grupas, viena bija sabiedrība. Ja pētījumi bija notikuši iepriekš 18. gadā un 22. gadā, tad sabiedrība parādās pirmoreiz, līdz ar to nav iespējas salīdzināt atšķirībā no pārējām grupām. Vēl bija iekļauta uzņēmēja grupa, jeb uzņēmēji, kas tika aptaujāti. Kopumā tie bija 164. Šovakar mazliet teicu iepriekšējā prezentācijā par izlases apjomu. Ieskatu tā noteikti ņemot vērā uzņēmēju skaitu, kas ir Latvijā un aktīvi strādājušos uzņēmumus. Varbūt to nevar dalīt pa nozarēm, tas būtu daudz sarežģītāk, un tomēr var gūt priekšstat, ko cilvēki domā par uzņēmēju darbību, par konkurenci un par konkurences padomu kā tādu, un par sadarbību ar to. Tālāk bija pašvaldības. Kopumā tas bija 34 pašvaldības, 5 valstspilsētas un 29, nezinu, kā to nosaukt, pārējās pašvaldības. Tas arī ieskatām pietiekami labi. Un vēl bija 2 mērķa auditorijas, tas bija pirmā bija nevalstiskās organizācijas, jeb dažādu veidu asociācijas, kopā 25, un juridiskie biroji arī 25, kā izrādījās juridiskie biroji, ir tie partneri vai miedarbības partneri konkurences padomē, kas būtiski viņus atšķir no visām pārējām manas nosauktajām mērķa auditorijām. Viņi to dara regulāri, bieži viņiem savus viedokļus, un nereti tas viedoklis ir stipri atšķirīgs, kritiskāks un prasīgāks nekā citiem. Ja? Es tagad mēģināšu īsumā par to aptauju. Konkurences padomes darbības vērtējums. Jautājums skanēja, kā jūsuprāt konkurences padomes darbība ietekmē konkurences situāciju tirgū. Te ir arī tās manis nosauktās grupas, ir labi redzams šajā grafikā, tās ir pašvaldības, uzņēmēji un dažādi veidi asociācijas, nevalstiskās organizācijas. Atbildes bija plašāks, šeit ir tikai atstātas 3 dimensijas, te bija pozitīvi un arī drīzāk pozitīvi, kas ir sasummēts kopā, tas ir tas zaļais galiņš.
Negatīvi, drīzāk negatīvi, tas mazais oranžais, kas tur parādās, un neietekmē konkurences situāciju, tas ir tas zilais segmentiņš. Un tas pelēkais, kas šur tur parādās, kā tāda maza astīte, tas ir tie cilvēki, kas nevarēja atbildēt šo jautājumu. Viņi izvēlējās atbildi, viņi neizvēlējās atbildi, viņa vietā intervētājs izvēlējās atbildi, grūti atbildēt. Ja, jo, ja piedāvā tādu atbildi, tad es jums garantēju, apmēram pusi varētu būt grūti atbildēt. Cilvēks sāk domāt, un to nevajag darīt aptaujās, ja, jo cilvēks domā stereotipiem, vieglāk ir atbildēt, reaģēt uz tiem stereotipiem, kas ir iekšā. Te var redzēt salīdzinājumu. Tā konkurences situācija vairumā gadījumā visās auditorijās valda uzskats, ka konkurences padome pozitīvi ietekmē konkurences situācija. Ja te var runāt par skaitļiem, par skaitļu dinamiku, ir kaut kur pieaugumi, kaut kur kritumi, ja skatās uz pašvaldībām un uz uzņēmējiem. Uzņēmēji ne tikai šajā vietā parādās kā kritums parādās arī vēl kaut kur, vēl dažos citos jautājumos. Es mēģināšu to beigās paskaidrot, kāpēc, manuprāt, viņš parādās, ja viena no hipotēzēm. Bet tur jārēķinās arī to, ka tās ir relatīvi mazas izlases, līdz ar to nevajag to uztvert kā tādu būtisku pamatu kaut kādu ļoti tālajošu secinājumu izdarīšanai. Un visbeidzot, konkurences padomes vērtējums, kas ir sabiedriskās domas aptauja, tie ir tāds apļdiagramma. Te var redzēt, ka arī sabiedrībā uzskati ir relatīvi līdzīgi, 47%, nedaudz mazāk par pusi, saka, kad ir konkurences padomu situācija, konkurences situācija tirgos iespaido vai nu pozitīvi, vai nu drīzāk pozitīvi. Negatīvie vērtējumi 30%, normāla sabiedrības attieksme pret jebkuru institūciju ir relatīvi skeptiska, pie tā mēs jau šķiet esam pieraduši, neietekmē vēl 13%, nevar atbildēt to jautājumu 10%. Relatīvi nedaudz, manā ieskatā tā nevar novērtēt, jo parasti par institūcijām, kas nav ikdienas tādā mēdīju dienas kārtībā ar ļoti plašu intensitāti un blīvumu tādu, parasti par viņām izsakās balstoties uz kaut kādiem ļoti dziļiem stereotipiem vai priekšstatiem, kā šī iestāde būtu jāvērtē. Ja? Es jau esmu pieminējis daudz reizes. Latvijā ir viena institūcija, kas vienmēr tiek vērtēta ārkārtīgi augstu, kaut gan cilvēkiem ir ļoti maz saskarsmes ar viņu. Tas ir ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Viņai ir ārkārtīgi augsta reputācija vienmēr, bet tas ir tā kā cerības pārdošana, ja cerības uzkraušana viņiem virsū. Ja man vajadzēs, tad viņi man palīdzēs, un tāpēc viņiem uztur ļoti augsta reputācija. Tas ir normāls sabiedriskās domas funkcionēšanas veids. Ja man prasīt šo ciparu, es teiktu, ka viņš ir pietiekami augsts. Ja tas cipars noteikti ir pozitīvs priekš konkurences padomes. Informētība par konkurences tiesībām. Latvijas sabiedrība kopumā ir informēta par godīgas konkurences principiem tirgū. Ja? Tas ir vienkārši prasīts, vai jūs zinat, vai esat dzirdējis. Es nesaukšu tos ciparus, te ir labi redzams tā intensitāte, jo viņas ir sakārtotas dilstošā secībā. Te ir runa par sabiedrību šajā pirmajā slaidā, kas tur rakstīts tādiem relatīvi lieliem zeltainiem burtiem. Ir aizliegts tirgus dalībnieku vienošanās par cenu atlaidēm 71%, ir aizliegts vienoties par tirgus un klientu sadali un tā tālāk. Ja viss tas parādās šajā te aptaujā, ir garāki un sarežģītāki šie prātojumi, jeb izteikumi, kur šie cipari ir zemāki, es domāju par tiem pēdējiem uzņēmumiem, kas pirmie informējuši konkurences padomu par izdarīto konkurences pārkāpumu, saņem atbrīvojumu no naudas soda. Relatīvi jauna tēma, kas parādās arī tālāk aptaujā jau citos jautājumos. Domāju, ka cilvēki to nezina. Un, ja nezinu, es domāju, ja pat saku to priekšā, viņi tam īsti netic. Ja? Tas ir tāds, manā iestā arī pirmā reakcija tāda nosacīti amerikāniska. Viņi tur kaut ko var vienoties. Ja tur tā ir pieņemts, pie mums šķiet, ka nē, bet izrādās, ka arī tas ir tāda inovācija vai jaunums attiecībās ar cilvēkiem, kuri nonākuši problēmu situācijā konkurences cīņā. Uzņēmēju informētība par konkurences tiesībām. Te ir iespēja salīdzināt ar to, kā tas ir bijis pirms 2 gadiem. No jauna nevajag pārāk kritizēt, jo tā izlase ir relatīvi neliela un tomēr tendence viņa diezgan labi uzrāda. Te var redzēt tas priekšstats uzņēmēju vidē, ka tirgus dalībniekiem, kas atrodas dominējošā stāvoklī, ir aizliegts jebkādā veidā ļaunprātīgi to izmantot. Tur ir tā trepīt uz augšu no 18. gada. Pieaug tas cipars. Ja? Tas nozīmē, ka cilvēki pievērš, jeb uzņēmēji konkrēti, pievērš lielāku uzmanību šīm lietām. Man pirmais nāk prātā skatoties arī uz tiem pārējām tām kāpnītēm, pārējiem argumentiem, kur visur ir tāds pieaugums, vai gandrīz visur.
pirmajos vismaz divos. Labi redzams, tur ir aizliegts tirgus dalībnieku vienošanās par cenu vai atlaidēm, tur tā kā ir kritums salīdzinot ar pagājušo gadu, bet visā visumā man ir sajūta, ka konkurences situācija Latvijas tirgū šobrīd pieaug. To dažādi var tulkot kā krīzes priekšvēstnes. Katrā gadījumā, ja seko tam, kā dažādi eksperti raksturo situāciju vairāk Rietumē Eiropā, mazāk pie mums, jo mēs tā kā tai krīzē permanenti esam tādā postkrīzes stāvoklī vai topošās krīzes stāvoklī, tad tur tā krīze tiek piesaukt dažādu iemeslu pēc. Es domāju, ka tūlīt tā krīzes piesaukšanas intensitāte pieaugs sakarā ar vēlēšanu rezultātiem Amerikas Savienotajās valstīs, kā tas skars mūsu grūti teikt, bet reizē ar to ir arī tie, kas saka, ka viss mainīsies pozitīvā virzienā. Man sevišķi patīk, tā ļoti maigi sakot, populārs izteiciens, ka jebkura krīze ir liela iespēja. Es nedomāju, ka krīze ir iespēja, tā ir drīzāk bezizēja, kurā tiek meklēt jauni risinājumi. Bet te mazliet parādās tas krīzes priekšnojautas sajūtas. Ja? Te redzams viens ļoti būtisks pieaugums. Visiem uzņēmumiem ir aizliegts piemērot pārmērīgi zemes cenas, tādas, kas nesēdz pašizmaksas vai ir būtiski zemāks par nozares vidējām cenām. Tur ir milzīgs pieaugums 6-7. Tā ir ļoti tipisks krīzes pazīme. Ja? Jo tā sauktais dempingotājs stāsts ir diezgan bieži izplatīts dažādās nozarēs. Katrā gadījumā jebkurš sižets mēdījos, jebkurš teksts, kas parādās mēdījos, piemēram, saistībā ar būvniecības nozari, tur ir tā kā jau tāds likums iebūvēts iekšā viens stāsts par to, ka jebkurā celtniecības vai būvniecības tenderī konkursā uzvarētājs uzvarot ar zemāko cenu neizbēgami tuvākajā laikā, runa ir tur par dažādiem mēnešiem, varbūt gadu laikā griezīsies pie pasūtītāja ar prasību paaugstināt cenu. Ja, tas ir tāda norma. Līdz ar to tas parādās mazliet savādākā veidolā, kā cilvēki to konkrēti auditoriju to uztver. Gatavība pārkāpt konkurences nosacījumus. Jautājums ir tāds ļoti tiešs. Vulgāri tieši pat, vai jūs būtu gatavs pārkāpt. Vai jūs atbalstītu iesaistīšanos konkurences pārkāpumā, ja zinātu, ka tādēļ patērētājiem paaugstinātos cenas, rekuģi nodarījums, bet jums uzņēmumam ir dot papildus peļņu. Te ir divas salīdzināts, divas mērķa auditorijas, kuriem šis jautājums tika uzdots, jo visi jautājumi netika uzdot visās auditorijās. Sabiedrībai diez vai būtu vērts uzdot šo jautājumu, jo tur ne visi to varētu atbildēt. Uzņēmēji vidē katrs 10. uzņēmums būtu gatavs iesaistīties konkurences pārkāpumos. Ja man vajadzētu, vai tas strādā? Mazliet strādā, jā. Arī nevienmēr ļoti precīzi instruments dod kaut kādas atbildes, tīpaši, ja viņš tiek izmantots vairākas reizes pēc kārtas. Ja, tā kā tas ir šai gadījumā, kur apmēram tie 10%, ja 1 no 10 parādās gan 22. gadā, gan 18. gadā, kas saka, jā, mēs esam gatavi to darīt. Ja. Es varu viltīgi pateikt, kā var manipulēt ar socioloģiju, šis jautājums tika uzdots tādā formulējā. Runājot par tādiem uzņēmumiem kā jūsējais, sakiet lūdzu, vai tādi mēdz piedalīties konkurences vai iesaistīties konkurences pārkāpumos ar tādu un tādu mērķi? Es jums garantēju, tur atbildes būtu pilnīgi cits. Jā, protams, to var interpretēt kā atbildētāji pašiem par sevi, bet ir dažādi mehānismi, dažādi instrumenti. Šis ir šāds instruments pietiekami tiešs, bet arī atbildes ir pietiekami tiešs. Un 3%, tikai 3 no 100 pašvaldībām būtu gatavi iesaistīties konkurences tiesību pārkāpumos. Man šķiet, ka tā pašvaldību tēma un saistība ar dažādiem finansējumiem, jo ir īpaši Eiropas Savienības finansējumi, Eiropas fondu finansējumiem, ir palikusi tāda ļoti smalka un niansēta pēdējā laikā, zinot notikumus Valkā, Valmierā, kur tur vēl. Es domāju, jums arī viņi visi zinām, tas ir ar dažādām atļaujām, pieļāvumiem, zemes pārdošanām, izīrēšanām, kas ir bijis, kur pašvaldība ir cietusi pat līdz tam, ka tur ir aizturēti uz kādu laiku pašvaldību vadītāji, vai tur ir veikts dažādi veidi tās darbības, tiesības sargājušo iestāžu, vai kāds ir atbrīvots no amats. Te ir tad jūtīgāk šis jautājums tiek uztverts, ir tīpaši salīdzina ar iepriekš veiktajiem pētījumiem. Problemātiskās nozares. Šitam es gan strauji skriešu cauri, jo te var redzēt tās problemātiskās nozares, tai hierarhijā, kā viņas uzrāda gan sabiedrība, gan uzņēmēji, gan pašvaldības, gan arī asociācijas. Te asociācijas izskatās, ka ir gatavs uz visu atbildēt. Problemātiski. Es saprotu, ka asociācijas pašas ir saistītas ar dažādu veidu nozarēm, un tas konkurences lieta viņiem ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc viņi necenšas kādu īpaši veidot hierarhiju. Bet pirmais ir būvniecība. Ja? Tas ir, man liekas, arī mans iepriekš minētie piemēri
to diezgan labi pasaka priekšā, kāpēc tas ir. Tālāk ir medicīna, farmācija, medicīnas pakalpojumi. Tas gan parasti transformējās no kaut kādām citām lietām. Tas ir saistīts ar pieejamību un daudz ko citu. Ja, mūžīgais stāsts, kas ir, ja kāds rūpīgi seko sociālajiem tīkliem, tur ir mūžīgais stāsts. Vakar man ir palicis ļoti spilgts prātā. Bērnu var pierakstīt pie ārsta, pie kaut kāda konkrēta speciālista uz nākamā gada februāri. Savukārt, ja pa maksu kaut vai rīt. Ja, nu, tas ir tas kas gluži nav konkurence, bet attāli tiek saistīts. Vismaz sabiedriskā domā visas lietas kaut kādā veidā ļoti cieši saistīts. Ja man ir palicis prātā neiespējamais, kad viens latviešu izcelsmes kungs maina 10 mārciņus 90. gadā, vai kurā, 93. es neatceros. Tad, kad bija lati parādījušies, un viņam iedod 4 govis, jeb 4 tās divlatu monētas, un viņš tā skatās uz viņām un saka, te taču ir baisa korupcija. Ja, kaut gan korupcija tur nav nekāda sakara, bet nu, cilvēku uztver tādi. Ja. Enerģētika, pārtika, te ir rakstīts arī, ja. Un atkritumu apsaimniekošana, kā galvenās nozars, kurās varētu būt lielākās problēmas. Es jau noteikti, ja šodien būtu tā aptauja, vai aizvakar, nedēļas laikā, pēdējās nedēļas laikā, tad tā būtu tirdzniecība, nešaubīgi mažumtirdzniecība, ņemot vērā, ka tā ir dienas kārtības tēma numur 1. Šodien no rīta televīzijā arī bija ekonomikas ministrs Viktors Valēns, un es vēl no rīta apskatījos arī Twitter burbuli, tur Jānis Hermans bija ielicis iekšā kārtējo cenu salīdzinājumu dažādās Ziemeļa Eiropas valstīs un Baltijas valstīs par piena produktiem, ja nemaldos. Jo Latvija tur bija ar tādu nelielu atrāvienu pirmajā vietā, salīdzinot ar Poliju, kas tur bija stipri zemāk. Konkurences vides problēmas Latvijā. Kādiem 3 uzdevumiem, jūsuprāt, konkurences padomē būtu jāvelta galvenā uzmanība? Pirmais un svarīgākais jāvērš pret uzņēmumu aizliegtām vienošanām par cenu tirgus sadalu un sarunātiem jautājumiem. Ja? Tas tā kā ir tas svarīgākais. Gandrīz visu grupu skatījumā, kas te ir, jo te var redzēt, kā tas ir pašvaldību līmenī, kā tas ir nevalstisko organizāciju līmenī un kā tas ir uzņēmēju grupā. Nākošais ir jāvērš pret lielajiem uzņēmumiem, kuri ļaunprātīgi izmanto savu tirgus varu. Riskēju apgalvot, ka ņemot vērā uzņēmēju darbības struktūru un uzņēmumu struktūru Latvijā, tas ir palīgā sauciens no mazajiem uzņēmumiem vai tādi, kas labi apzinās, ka tirgu spēlē ir lielai spēlētāji, ar kuriem viņiem ir grūti dažādi iemesli pēc konkurēt, bet tas parādās diezgan aktīvi, gan pie asociācijām un nevalstiskajām organizācijām, gan arī pie pašvaldībām. Te ir nobīdījies, tur var redzēt, jūs uz krāsiņām skatieties, skatos manā grafikā, te ir labi redzams, ka ir novirzījies mazliet nostās tās krāsu atbilstība, kas ir virsrakstos, kāda mērķa grupa tur ir aptaujāta, bet to bildi var redzēt, kāda viņi ir. Nākošais tur līdzās esošais slaids. Vai konkurences padome iepriekšējā jautājumā jūsu atzīmētās problēmas šobrīd risina uzrauga? Jautājums no jauna tām lietām, tā mērķa auditorijām, kas ir. Uzrauga pietiekami, nepietiekami vai pārmērīgi. Te var redzēt, ka diezgan bieži ir pamanām atbildi, jeb dominē atbildi vismaz 3 grupās nepietiekami. Tas arī parādās tālāk, tur pie vienā no pēdējiem jautājumiem, kur ir labi redzams, kur ir tā sāp. Ja es atgriežos pie tām pašām pārtikas cenām, tad vismaz šodienas, vai vakar, es jau vairs neatceros, te X burbulī, bijušā Twitter burbulī, parādās cilvēki, kuriem ir grūti pārmest zināšanu trūkumu un tādu ekspertu spēju trūkumu, bet viņiem politiskās ambīcijas ir, un līdz ar to tur jāskatās vienmēr tādu, zinām, filtru uz to, ko viņi raksta. Tur ir tādi diezgan asi pārmetumi izteikti, kas ir konkurences padomē, ir mājiens, ka viņai noteikti vajadzētu iesaistīties šajā te cenu jautājumā, lai gan pagaidām tā ir diskusija tikai politiskā līmenī, un arī tikai pamatā to ir cēlis ekonomikas ministrs, kaut gan tur noteikti ir dažādi viedokļi, vismaz es to esmu diezgan bieži dzirdējis. Tā, konkurences padomes darbības vērtējums vienkārši, kā tiek vērtēta konkurences padome? Pozitīvi, drīzāk pozitīvi, negatīvi, drīzāk negatīvi. Te nezinu, kāpēc neietekmē, respektīvi bez tāda neietekmīga organizācija, un vismazāk tas ir tas cita atbildība. Tas pats mans minētais grūti pateikt. Te var redzēt to dinamiku, kāda ir bijusi. Vairumā gadījumu pozitīvu vērtējumu, ja, tad pozitīvu un drīzāk pozitīvu. Ja tulkot to citiem vārdiem, institūcija ir relatīvi augstu reitingu.
relatīvi augsts, tāpēc, ka mēs būtu augstāk, mēs būtu zemāki. Latvijas gadījumā, es teikšu tā, jebkura valsts institūcija, kuras pozitīvie vērtējumi pārsniedz 30%, ir uzskatām par pozitīvu vērtējumu. Jo tas ir relatīvi augsts skaitlis, ņemot vērā to vidējo, kas ir un to attieksmi, kāda sabiedrībā ir gadu gaitā iestrādājusies attiecībā pret dažādām valsts institūcijām. Ja, tur tas predestinētā harmonija, tā var teikties, vai tas iepriekšējais pieņēmums ir negatīvs. Ja jūs cilvēkam jautājat, tagad es jums uzdošu jautājumu, kā jūs vērtējat dažādu Latvijas valsts institūcijas darbību. Un tādā brīdī cilvēkam ieslēdzās slēdzis negatīvi. Un tad ir jautājums tā negativitātes tā pakāpja, kas ir nosakām. Es nepārspīlētāju, tas ir vairumā gadījumu. Izņemot atsevišķas, protams, situācijas. Uzņēmējiem te var redzēt, ka ir pakraties salīdzinot ar 22. gadu un 2018. gadu, bet tas kritums nav tik dramatisks, lai viņu kaut kādā veidā dramatizētu. Pašvaldībās viņš ir ļoti augsts pie salīdzinoši nelielas izlases. Asociācijās, nevalstiskajās organizācijās arī ļoti augsts, 80% pāri. Tas nozīmē par spīti šur tur izteiktajām kritiskajām piezīmēm, tā konkurences padomes darbība tiek vērtēta ļoti pozitīvi. Konkurences neutralitāte. Valsts un pašvaldības iestādes nedrīkst diskriminēt uzņēmējus un radīt nepamatotas konkurences prasības. Vai par to ir informēti cilvēki? Ja? Vai dažādās mērķa auditorijās. Te var redzēt, ka tā informētība ir relatīvi augsta. Nevis relatīvi augsta, patiesībā ļoti augsta. Ir runa par divām grupām. Uzņēmēji arī 77% ir par to informēti. Tā ir augsta informētība. Ja 2/3 ir tie paši likumi, kas ir tā sauktajās dabas zinātnēs, 2/3, ja izvēlās to vai citu atbildi, tad tas ir vairākuma viedoklis. Ja tas otrs viedoklis ir pretējais viedoklis, nav pārāk konkurētspējīgs, un šeit nav pretējā viedokļa, vienkārši aktīvs, nav informēts. Sabiedrībā tas ir pat zemāk, bet tāpat tās ir 60%, kas ir ļoti augsts cipars. Es pat pieļautu, ka sabiedrībā viņš varētu būt vēl zemāks. Līdzīgi kā iepriekš arī šogad jēdzienu konkurences neutralitāti ir dzirdējuši 3/4, 76% aptaujāto pašvaldības dalībnieku, kas te parādījās iepriekš, 77 tie ir rakstīts, bet mašīna rēķina, tad cipars komati tiek nopaļots, tāpēc tur šeit ir atskaitē 76 tekstā, bet grafikai 77. Un ir būtiski pieaudzis līdz 15% plus 12 salīdzinot ar 22. gadu pašvaldību īpatsvars, kuras ir saskārušās ar konkurences neutralitātes principu pārkāpumiem. Tur bija jautājums, vai esat saskāries ar konkurences neutralitātes principu pārkāpumiem. Es no jauna neriskētu izdarīt kaut kādas ļoti tālajošas secinājumus, jo izlase tomēr ir relatīvi neliela, bet tāds maziņš, fakts, ka jāpievērš uzmanību, tas te noteikti ir pieliekams klāt. Ja. Zaudējumi piedziņa. Te ir jautājums par to, vai informētība par to, ka jebkuras personas, kas cietušas no konkurences tiesību pārkāpumiem, ir tiesības piedzīt sev radušos zaudējumus. Praktiski visās grupās ir pieaugums. Ja, izņemot asociācijas, kur viņš ir bijis 45% līmenī, tagad 44%, citiem vārdiem sakot, tur nav izmaiņas salīdzinot ar iepriekš veikto mērījumu pirms 2 gadiem. Ja. Juridiskie birojiem tur ir būtisks tas pieaugums, pašvaldībās ir pieaugums, uzņēmējiem maziņš, bet arī tomēr pieaugums. Ja. Tas vienkārši tas ir vēl viens, tā ir tā ēnas puse, ko es teicu, nevis ēnas puse, bet vēl viens papildus faktors, tā drīzāk jāsaka, tai pieaugošai konkurences sajūtai, kas ir tirgu vai dažādās nozarēs, jeb ekonomikā kopumā. Nākošais jautājums ir izskatījuši iespēju piedzīt zaudējumus. Juridiskie biroji to ir darījuši 48% gadījumu, kas ir ļoti daudz, manuprāt, bet tas ir juridisko biroju darbs. Manuprāt, ka tas ir itin normāli. Tālāk ir pašvaldības 18% gadījumu maz, bet tur ir lielākā daļa atbilžu tas zilais garais diagrams fragmentiņš, kas raka, ka nav bijis nepieciešams to darīt. Un uzņēmēji 7%, viņiem arī 62% nav bijis nepieciešamības to darīt. Uzņēmēji vispār ir relatīvi korporatīva grupa, pat ja viņi nepazīst viens otru, bet tur, zinām, korporativitātes sajūta tomēr pastāv. Tā, ziniet, tā kā dzīvnieki, kas reti sastopās, jo viņi dzīvo lielā teritorijā, bet viņi kaut kā atrod iespēju vairoties un satikties. Jau. Bet tas nozīmē, ka starp viņiem pastāv kaut kādi korporatīvie kontakti, kādi, kas ir grūti izskaidrot. Ja cilvēks var viņam uzkraut kameras muguras, tad tur varbūt var atklāt, kurā brīdī un kuros laika apstākļos viņi iet kaut kur satikties.
Iecietības programma, atpazīstamība veicinošie faktori. Es nezinu, šitā noteikti ir auditorija, kas zina, vai jūs esat auditorija, kas varētu atbildēt, ja kāds prasīt, kas ir iecietības programma. Es pieņemu, ka sabiedrībai uzdot šo jautājumu, tad, kas ir iecietības programma. Drīzāk, man liekas, viņi asociētos vairāk, ka tāda iecietība tādā nozīmē kā sociālā iecietība, kas tagad ir tāda tēma, kas tiek cilāta politiskā līmenī. Un bieži vien tiek saistīta ar dažādiem vēlēšanu rezultātiem, sabiedrības attieksmi pret dažādām sociālas dabas problēmām. Te ir tas kaut kas cits, informētība, kopēja tā informātība konkurences padomas izpratne. Es arī nezināju, kas ir iecietības programma. Es apskatījos, iesit Googlē, un tad tur ir aprakstīts, ja, tur ir tāda 16. gada prezentācija, un viņa. Tur ir tā sajūta, ka tas virsraksts ir vilinošāks par to tālāko tekstu, ja, kas tur ir tīpaši uzņēmējam, jo tur ir tās atbildības mazliet savādāks ar citu veidu psiholoģisko smagumu. Informētība, kā te ir rakstīts secinājums, ir relatīvi zem, par to ir dzirdējuši tikai 23%, tomēr tie 5% vairāk, ja runā par uzņēmējiem, un labi informēts ir katrs 10. uzņēmums. Tātad tēma kaut kur figurē. Es domāju, ka tā ir viena no tām tēmām, kas tāda ļoti sensitīva un par ko nevienmēr gribās atbildēt. Ja? Kādi pasākumi, jūsuprāt, konkurences padomai būtu veicami, lai Latvijā darbotos iecietības programma? Pirmais svarīgākais, konkurences padomai aktīvāk virzīt iecietības programmas piedāvātās iespējas veicot procesuāls darbības. Es riskētu teikt, ka tā ir dežūras atbilde. Viņi izvēloties. Nav tā sajūta, ka tur pašam kaut kas ir jādara. Ja? Konkurences padomu, izdariet vēlreiz kaut ko mazliet labāk. Konkurences padomē aktīvāk virzīt iecietības programmas piedāvātās iespējas sociālajos tīklos. Gluži tas pats, kas iepriekš, tikai varbūt tāda maz niansi. Uz anonimitātes pusi, ja tā var izteikties. Konkurences padomē aktīvāk virzīt iecietības programmas piedāvātās iespējas publiskajos mēdījos. Jā, un tas pats, jā, bet citiem vārdiem sakot, runāt vairāk par to. Jo, ja par to runā visi un zina visi, un es zinu, satiekotos ar savus korporatīvās grupas pārstāvu, ka viņš zina, kas tas tāds ir, un viņš savukārt zina, ka es zinu, kas tas tāds ir, tad skaidrs, ka tā attieksme pret to iecietības programmu paliek mazliet savādāk. Ja tur vairs zūd iespēja vienmēr piemiegt ar aci, vai sarunājam, ja, vai kaut ko, kaut kā tā, respektīvi, ka viņa iedzīvojās tai uzņēmēju apziņā. Konkurences padomē organizēt vairāk apmācošo semināru. Man patīk, ka te ir juridisko biroju parādās kā 56% tie, kas saka, ka vajadzētu to darīt. Juridiskie biroji vispār ir kā traku uz apmācībām. Ja jau tur, kur parādās kaut kāda kursa vai apmācības, tur viņi ir. Es lieliski saprotu, jo tas ir tā kā, tas ir tas resursu spēks, argumentācijas spēks, kas ir vajadzīgs. Un līdz ar to jābūt blīvā saskarsmē ar dokumentiem, jauninājumiem, normām un tā tālāk. Un viņiem to ir vieglāk darīt, un viņi to profesionālāk labāk izdara. Jo abās pusēs jau savā ziņā ir profesionāļi noteiktās nozarēs, gan konkurences padomē, gan juridiskajos birojos. Un te vēl viena tā mazā niansīte ir, ka asociācijas, lai arī tas skaits ir ļoti, ļoti neliels, konkurences padomē aktīvāk virzīt iecietības programmas piedāvātās iespējas publiskajos mēdījos. Asociācijas pasaka, kas viņas tādas ir. Tas ir vairumā gadījumu lobbyistu organizācijas, kuriem publicitāte ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, ar kuru viņi strādā. Tas te ir kā labi redzams. Iecietības programmas barjeras. Kas jūsuprāt attur tirgus dalībnieks piedalīties no iecietības programmas? Neuzticība valsts pārvaldes iestādēm. Tas, ko es te daudz reizes pieminēju, normāli saprotam. Ja? Viņi tā viena lieta runāšana, otra lieta darīšana. Pārāk maz informācijas par iecietības programmas iespējām, tas, ko es mazliet ieskicēju iepriekš, jo īpaši uzņēmēju vidē, tas parādās kā tāda nopietna atbilde. Bailes tikt identificētam kā pārkāpumu ziņotājiem, te mēs nonākam līdz tai ļoti, ļoti sensitīvai daļai, kur juridiskie biroji vairāk izvēlās to atbildi, jo viņi nonāk saskarsmē ar cilvēkiem, kuri viņiem saka, viņu klienti, ka tur ir tas, bet ja viņi saka, bet tad jums varbūt ir jāziņo, tad visticamāk klienti saka, varbūt, ka nē. Dariet to jūs, jau atrodat citus ceļus. Bailes no citiem karteli iesaistītiem tirgus dalībniekiem vai to iespējamās rīcības. Uzņēmējiem arī tas ir mazāk, bet pietiekami liela un svarīga atbilde. Te ir tā smalkā nianse, ja, te ir tā smalkā nianse, uz kuru pusi, kas ir lielā mērā tiesiskuma jautājums. Es nezinu, tas ir jautājums, kas ir
ielauzies iekšā pasaules kultūrā bezgalīgajās variācijās un bezgalīgās nozīmēs, ieskaitot latviešu literatūrā, tur visādi līkcepures un tā tālāk, kas parādās, vai es nezinu, dažādās filmās, kuras ir viegli atrodamas, es nezinu. Mans spilgtākā, kas ir atmiņā, tas ir Al Pacino uzruna, kā tā filma saucās, latviešu, Sievietes marža laikam, kur viņš tur aizstāvot to jaunekli, kas viņu pavadīs kaut kādu laiku. Tur tā beigu uzruna, ka viņi grib izdzīt ārā no kaut kādas diezgan prestižas skolas, tad viņam tas galvenais sauciens, ka viņš nav Stukačs, es nezinu, kā tas būtu, ziņotājs, jā, nav. Stukačs ir tāds asāks vārds. Latviešu valoda ir tāda maiga valoda, jā. Ziņotājs, Dievs, ziņotājs. Jā, bet he's not a snitch, vai nekā viņš tur tādā kliedošā balsī saka. Jā, tas ir tas jūtīgais moments, kas nāk cauri tai programmai, un tai iecietības programmai, kas ir ļoti, ļoti delikāts, un viņš vēl dubult delikāts, tāpēc, ka mums ir maza sabiedrība. Kā es teicu, tās korporatīvās saites ir ļoti tuvas un distances ir ļoti tuvas. Negribu teikt, ka viens par otru visu zina, bet brīžiem ir sajūta, ka visi zina viens par otru, vai viņiem liekas, ka viņi zina viens par otru. Vai jūs, prāt, konkurences padomus piemērotie sodu apmēri ir pietiekami samērīgi, lai preventīvā līmenī atturētu tirgus dalībnieks no konkurences tiesību pārkāpumiem? Te var redzēt salīdzinājumā un tās uzbrūkošās dzeltenās bultas, kas rāda, ka pieaudzis ir to atbilžu skaits sodiem vajadzētu būt lielākiem. Ja? Parasti aicinājums palielināt sodus ir tāds, cilvēki labi apzinās, ka tā ir nūja diviem galiem vai runga diviem galiem, bet šeit tas diezgan asi parādās. Ja? Es domāju, ka te ir tas, kāpēc varbūt tās tur izskatās, ka ir mazliet tā attieksme pret konkurences padomu palikusi, negribu lietot vārdu skeptiskāk, bet atturīgāk. Ja? Cilvēki grib lielākas sodas. Es nezinu, kādi sodi tur vajadzētu noteikti sākt samērot, bet to, ka cenu pieaugums, vispārējais cenu pieaugums un izmaksu pieaugums, kas ir ekonomikā kopumā, sākot ar mazumtirdzniecību un beidzot ar dažādām citām izmaksām, tendercenām un vēl sazinu, ko, nezinu, Rail Baltica izmaksas, piemēram, ja, kas 2024. gads salīdzinot ar, 95. gadu, kad tur ir kaut kā 3 miljoni pazuduši Latelekom lietā, ka liekas tūlīt uz ielām būs cilvēki. Tagad runi pa miljardiem, kas kaut kur ir pazuduši un kur nekad nav dabonam, bet tā sabiedrības reakcija ir ārkārtīgi vēsmaigi izsakoties. Te ir viens tas moments, pie kam interesanti, ka tas parādās visās auditorijās, gan uzņēmēju vidē, gan nevalstiskās organizācijas, to saka pašvaldības juridiskie biroji. Tā kā iespējams par to jādomā, bet skaidrs, ka tas ir vairāk politisks jautājums. Vismaz šodien varbūt man arī atstāja savu nospiedumu tas, ko teica ekonomikas ministrs, ka mazumtirgotājiem, ja tur atklās kaut kādas karteļu pazīmes, jāpalielina sots no 2% no apgrozījuma līdz 4% no apgrozījuma, kas izklausījās pietiekami draudīgi, bet no acīm redzot tas pasūtījums, sabiedriskais pasūtījums arī caur dažādām nevalstiskajām organizācijām ir pietiekami liels. Viss es laikam esmu iekļāvies man paredzētajā laikā. Paldies Freimaņa kungam Latvijas faktiem par prezentāciju. Kā jau sākumā dzirdējām, tātad viens no šīs nedēļas konkurences padomas konkurencei veltītās šodienas diskusijas mērķiem ir tātad par šīs sabiedrības informētību par konkurences tiesībām, un tikko mēs arī tātad dzirdējām Latvijas faktu veikto prezentāciju, un tagad mēs stundas ietvaros ceram turpināt ar diskusiju, un tad aicinātu diskusiju pārstāvis. Tātad pirmais būtu iestādes pārstāvis konkurences padomas priekšsēdētājs Juris Gaiķis. Uzņēmēju pārstāvis būtu Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš. Tālāk no pašvaldībām Rīgas valstspilsētas pašvaldības centrālās administrācijas kapitāla sabiedrība pārvaldes vadītāja Ilzes Pūles Tatkus. Tur, lūdzu. Tālāk no juristu atzara būtu tāda aicinama Zvērnāta advokātu. Zvērnāta advokātu biroja ievēršads Soderland Bitēns vecāko partneru Vāri Vainovski. Labdien!
Lūdzu, jā, būs jāsasēžas. No asociācijām Latvijas Kokrūtniecības federācijas viceprezidenta Kristapa Klausa. Izdevās. Un jā, tātad, sabiedrība ir gan klātienē, gan arī attālināta. Tad iespēja ir tiešraidē Facebook pie komentāriem rakstīt jautājumus, uz kuriem tad arī diskusijas ietveros centīsimies atbildēt. Ja tālāk, tad varbūt iesākot diskusiju no kreisās puses, tāds īsts jautājums visiem 1 minūtes laikā. Kā jūs vērtējat konkurences vidi Latvijā labi, slikti, un kas jūs varbūt pārsteidz vai nepārsteidza saistībā ar šo prezentāciju? Jā. Yes. Sākam no manis. Jā, sveiki, labdien. Vispirms paldies par diskusiju. Godīgi sakot, tas, kas mani pārsteidz, tas cipars, ka katrs 10. uzņēmējs ir pateicis, ka viņš ir gatavs iesaistīties pārkāpumos. Un tas man īstenībā šokē, un tas ir stipri par daudz. Jā, neliels no manas puses arī, kā jau sākumā teicu, tie dati ir tādi, kādi viņi ir, tas ir sabiedrības viedoklis, bet mēs arī gribētu uz to sabiedrības iesaisti, un tieši ne uzņēmēju, ne juristu, pat par sevi visas šīs grupas iepriekš arī pašvaldības, bet tieši pati sabiedrība, lai aktīvāk iesaistās konkurences pārkāpumu novērošanā, novērtēšanā un nepieļaušanā, neizvēloties kaut ko. Tā kā es par šo grupu. Jā, tad pirmkārt vēlējos vērst uzmanību, ka tieši pašvaldības ir izdalīts kā īpaša aptaujāto grupa, un tas īstenībā pagodina, jo tikpat labi arī aptauja varēja skart valsts iestādes, jo arī, kā zinām, valsts kapitālsabiedrības un arī valsts iestādes pieņem būtisks lēmums, kas ietekmē konkurences vidi. Bet attiecībā uz konkurences vidas problēmām pašvaldības ieskatā, manuprāt, tā galvenā problēma ir tāda, ka konkurences vide ir šauri, ja tirgus dalībnieku skaits ļoti daudzās jomās ir nepietiekošs. Un pašvaldības, kā arī mūsu kapitālsabiedrības to ļoti labi izjūt iepirkuma procesos, kur trūkst pretendentu, un tie daži pretendenti, kas ir, protams, ir viņiem iespēja diktēt savus nosacījumus, augstākas cenas, iespējams nepietiekošu kvalitāti piedāvāt. Un, diemžēl, tā galvenā problēma ir tā, ka tas rezultējas pašvaldību spējā vai nespējā pienācīgi pildīt savas funkcijas, kā, piemēram, tiek kavēti Eiropas fonda apguves termiņi, nepietiekošu kvalitāti un tā tālāk. Gribētos uzsvērt, ka nav tā varbūt, ka tā sajūta, ka pašvaldības neko nav darījušas attiecībā uz sev piedarošajām kapitālsabiedrībām, jo, piemēram, Rīgas gadījumā gribējās uzsvērt, ka 2010. gadā Rīgai piederēja 46 kapitālsabiedrības, šobrīd tās ir 12, un tieši to arī Rīga un citas kapitālsabiedrības dara. Mēs ļoti fokusējamies uz būtisko, pārskatām savu portfeli un tiešām domājam par to, kā labāk pildīt savas funkcijas un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Tā, es redzu, ka Enziņš ieņems pozitīvo tēlu no uzņēmējiem, tad manu loma būs īgņa. Ja mēs paraugamies, es godīgi sakot par to, ka katrs 10. ir gatavs iesaistīties no uzņēmējiem konkurences tiesību pārkāpumā, varbūt tas ir ļoti nepatīkami, jo tad viņš apzinās, ka viņš to dara. Bet es gribētu uzsvērt to, ja jūs būtu pārbaudījuši nevis informētību, kas ir apmēram, vai tu zini, kas Jānis Enziņš, bet pajautāt kaut ko detalizētāk, nezinu, kur viņš strādā un cik ilgi, līdzīgi par konkrētas tiesībām. Jūs atklāt, ka patiesībā ne sabiedrība, ne uzņēmēji patiesībā nesaprot līdz galam, kas ir konkurences tiesības. Ar to es ļoti regulāri saskaros, jo tiek sajauktas divas lietas, kas ir konkurence un konkurētspēja, un tajā brīdī, kad uzņēmums cīnās par savu konkurētspēju, viņš izmantos visus instrumentus, tā skaitā to, ko konkurences padome var uzskatīt par konkurences tiesību pārkāpumu. Un viņi būs pat gatavi iet skriet un sūdzēties pie konkurences padomes, ja ka kāds cits ir veicinājis konkurenci, kā rezultātā viņš zaudējis konkurētspēju, un viņš ir gatavs skriet un sūdzēties, kas ir noticis, ka tie, piemēram, lielie ir izspieduši mazos no tirgus, vai, piemēram, Ķīnas baļķu pircēji ir izspieduši vietējo ražotāju, ja? Lai gan līdz galam neizprot, ka tas ķīnietis, konkurences padomes viedokļa ķīniešu importētājs ir labais tēls.
lūk, un tas ir tas moments, kur es aicinātu vērtēt drusku skeptiski tos rezultātus, jo tajā brīdī, kad pārbaudīt zināšanas, tad visticamāk tās zināšanas tieši nekorelētu ar informētības jautājumi, tīpaši, kas skar uzņēmēju sadaļu. Es pieņemu, ka juridiskie biroji, protams, precīzi zina, par ko viņi runā. Es ļoti ceru, ka mani kolēģi NVO arī zina, par ko ir runā, bet uzņēmēju pasaulē būs drusku savādāk. Un ja mēs turpinām lielīšanos, sadaļu, tā jūs pamanījāt, ka ar mežsaimniecībā ne sabiedrība, ne uzņēmēju konkurences problēmas neredzam, tad pie tā arī paliekam. Paldies. Jā, paldies, Māris Vainovskis. Es esmu no tiem birojiem, kas lasa konkurences padomas lēmumus. Es saprotu, ka citi nelasa. Mēs lasām un sūtam cilvēkus mācīties. Vienlaikus es arī ārvalstu investoru padomas valdes loceklis. Es arī no uzņēmuma puses, jo šeit jau ļoti svarīgi ir arī tas uzņēmuma redzējums. Pamatā bija uzņēmuma aptauja arī un iedzīvotāju aptauja, kas ir bāze visam, ir, lai Latvijas tā uzņēmējdarbības vide būtu vieni noteikumi visiem. Tas iet cauri prisam, tas principā viens no tiem galvenajiem pamatkritērijiem godīgi biznesa veikšanai. Un otrs, kas tiešām uzņēmējus satrauc reizēm, ir publiskie iepirkumi. Tas ir šie nosacījumi, un kur tu redzi faktiski cauri, ka ir laikam iespējams uzrakstīts kādam speciāliem pretendentam. Un tas nav solīdi. Arī es vēl vakar skatījos, viena universitātes augstskola, viņi izsludina juridisko pakalpojumu tenderu un nosacījums ir tāds šaurs, diezgan, piemēram, tātad jābūt pieredzēji 2 gadījumos, kad ir konsultēts darbinieks attiecībā uz konkurences ierobežošanas pārkāpumu tieši attiecībā uz datu kaut kādu izpaušanu. Kur tad universitātē, tur varētu būt konkurences tiesību pārkāpums, ja viņš pāriet, strādāt pie cita. Protams, mēs rakstam vēstuli, viņi izņem to no tā, bet, ar šo mazo piemēru es gribu pateikt, ka joprojām ļoti nereti publiskajos iepirkumos, tādēļ, ka mums nav centralizācija, mums nav, kā saka, šī te varbūt ekscelences un kompetenci centri, joprojām publiskie iepirkumi ir liela tēma, kur pastrādāt. Jā, mums arī pētījuma dati rāda, ka uzņēmēji kā būtiskākā šīs konkurences problēmas tieši saskata pirmajā vietā tad valsts un pašvaldību konkurences skropļojumu, otrais ir dominējošā stāvoklī esošo uzņēmumu tirgusvaru ļaunprātīgu izmantošanu, un tad trešajā vietā ir karteļu iepirkumos. Vai tas sakrīt ar LTRK viedokli, pieredzi? Es sākšu varbūt ar tas, ko Klaus kungs minēja, tāpēc jau pārsteidz, ka tie katrs 10. Šķiet nenormāli daudz, un varbūt, ka tiešām kāds kaut ko nav sapratis. Bet atbildot uz jautājumu, aptaujas ir aptaujas, tie dati ir tādi, kādi viņi ir. Tas, ko mēs savās mājās dzirdam no tiem nosauktajiem, tad par karteļiem saprotams, ka neviens nerunā, jo tas ir tā ļoti tas smagākais pārkāpums, un tādas lietas tiešām nedzirdu. Tas, ko mēs dzirdam savā mājā, ir konkurences neutralitātes kontekstā, tad valsts un pašvaldību pārmērīgu dalību komercdarbības vidē. Un tas ir tas, ko mēs tiešām diezgan daudz dzirdam, ko arī aptaujas īstenībā pierāda gan šīs, gan arī citas. Un ko jūs skatījumā varētu darīt citādāk? Kas attiecas uz, tur virkni lietas, te jau izskanēja, tad tā sadaļa, kur ir, tad viena sadaļa ir noteikti publisko iepirkumu kaut kāda regulējuma pilnveidošana. Manuprāt, tas te Vils šķiet minēja, tas, ko mēs redzam, ir ļoti daudz tādi uzņēmumi, kur principā kaut kādā brīdī ir vienkārši pieņēmuši lēmumu, mēs vienkārši neejam uz publiskiem iepirkumiem. Tur viss ir sarežģīti, tur viens otru tur apstrīd, tur ir kaut kādas, vai nav kungu minētās situācijas, un beigās viņi ir pieņēmuši lēmumu neiet vispār uz publiskiem iepirkumiem, un tā visa rezultātā, paliek šaurāks tas loks, kas vispār iet, un tad jau tur parādās arī virkni tie riski. Bet tā ir netik daudz konkurences padomas un tematika, tas ir vairāk publisko iepirkumu likuma regulējuma jautājums un vismaz finanšu ministrijas joma un tam līdzīgi, bet tas ir ļoti saistīts.
Tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa, kas attiecas uz konkurences neutralitātes sadaļu, mēs no Tirdzniecības rūpniecības kameras puses daudz par to esam runājuši, cilājuši. Salīdzinoši, tad Latvijā valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības ir ievērojami vairāk nekā Lietuvā, Igaunijā. Tas ir fakts. Jautājums, vai vajag tik daudz? Un tas bēdīgākais ir īstenībā tas, ka, salīdzinoši nesen, kad tika konkurences likumā paredzēt šī te konkurences neutralitātes normas, tad parādījās, mēs zinām, ka tiek veikt izvērtējumi, konkurences padomu tur vērtē, arī mēs no savas puses iedziļināmies tēmās, bet tā sliktā lieta, ka tie atzinumi un tas izvērtējums par to, vai vajadzētu vai nevajadzētu valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrībai nodarboties ar biznesu, viņš pašvaldību gadījumā bieži vien tiek pakarināts kaut kur uz nagliņas. Ja? Nav īsti tādas reālas sekas, negatīvas tam, ja mēs konstatējam, ka īsti nevajadzētu. Ja? Un, tas ir tas virziens, kurā jāstrādā. Tas, ko Freimaņkungs te prezentējot minēja, šodienas aktualitātes, par lielveikaliem. Pirmkārt, ļoti uzmanīgi tas, ko politiķi pateica, ka ir, iedomājieties, iznāk no koalīcijas padomas sēdes un paziņo, ka ir karteļu pazīmes. Tas ir ārprāts īstenībā. Tā runāt vienkārši nedrīkst. Tā runāt nedrīkst. Jo tas ir ļoti nopietns pārkāpums. Un ja tādas lietas ir zināmas, tad ir jāziņo konkurences padomē, ir jāizmeklē un vainīgi ir jāsoda. Ja, šādi paziņojumi paši par sevi jau traucē biznesa vidē un rada arī cilvēkiem. Pēc tam sajūtas laikam jau ir. Lai, ja mēs paskatāmies uz mazumu tirdzniecību, tur stipri sīva tā konkurence. Jā, varbūt kādam nepatīk tur kaut kādas cenas tur veikalos. Ja, bet runāt par karteli, manuprāt, ir stipri, tas ir pilnīgi atžgāni. Ja. Un vēl jau vairāk es ceru, ka mēs neaiziesim tur, ka sāksim regulēt cenas. Tur mums, protams, ir zinām piemēri, ja. Baltkrievija ir izteikts līderis šajā ziņā, tur viss tiek, kā tiek noteikts, cik kam jāmaksā, un mēs zinām Ungārijas pieredzi, ja, tur arī tāds labs piemērs, no kā smelties. Es ceru, ka mēs tajā neaiziesim. Ja. Atslēgas jautājums ir godīga konkurence īstenībā. Paldies. Jā, tam noteikti var piekrist. Ja mēs paskatāmies vēl uz pētījumu, tad arī pētījumu dati parādīja šo uzņēmēju informētību, arī ko Klausas kungs pieminēja, ka tā informētība pieaug. Varbūt Vainovska kungs, kā jūs skatījumā, vai konsultācijas pieaug, samazinās? Ja, kopumā informācija ir, manuprāt, pieejama. Šeit ir, lai gan juristiem darba šobrīd ir bišķi mazāk. Pēdējo 3 gadu laikā mums ir viens lēmums vai ne par attiecīgi dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Ja es nekļūdos, ir 5 lēmumi par aizliegtajām vienošanām. Ir katru gadu 11 lēmumi par tirgus dalībnieku apvienošanos, kur es tiešām gribu izteikt lielu pateicību konkurences padomas tai atvērtībai, ja, principā konsultāciju režīmam un profesionalitātei. Ja, jo tā, kad notiek lielās apvienošanās darījumi, tas arī, es pārstāvot advokātu birojas juristus, tas ir ļoti svarīgi, faktiski šīs priekškonsultācijas iespēja, ja, kvalitatīva pieteikuma sagatavošana, tur tiešām cepurnost, ja, par to tēmu. Tā kā, ko es varu pateikt, kad padome un arī šis pats seminārs liecina to, kad jūs stāstat, ja, par šiem jautājumiem, ejiet ārā, to jau vajag tos pētījumus darīt un tā tālāk. Šeit es ar sporta dejās esmu iesaistīts, mums ir Vitore, mums bija arī, manuprāt, ļoti konstruktīva konsultācija ar konkurences padomi šovasar, ja. Mēs runājām par disciplīnu, ja, kad tie dejotāji staigā, saprotu, starp klubiem, un tur arī, zinām, sportiskie rezultāti uzreiz, tie tiek ietekmēti un tā tālāk. Un konkurences padomi ļoti kompetenti. Es biju ļoti pārsteigts, kā vecs dejotājs, tomēr, ka mēs, kas diskutējam
diskutējām, cik tad mēneši vajadzīgi, lai pāris īsti sadejotos, kad kā abiem iet rakstā, ja? Lūk, tā kā, saprot, es uzskatu, ka šī tā konsultācija, pieejamība, tā proaktivitāte ir tas, ko mēs iestādē tiešām ieteiktu turpināt strādāt arī pie tā, varbūt pie tā, tās dziļākajām kompetencēm, tās 3 bāzes lietas, vai ne? Aizliegtās vienošanās, dominējošais stāvoklis, apvienošanās kontroli un tā visam vēl tā konkurences neutralitāte. Tas mūsu novērojums ir, ka attiecībā par konkurences neutralitāti un valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, kuras ir 450 apmēram Latvijā, tur tā administratīvā saraksta vienā brīdī iespējams jūs sāka nomākt drusku, tas tieši tas apjoms, ja, jo vienā gadā puse no visiem konkurences padomes rakstveida dokumentiem aizņēma saraksti par 88. panta piemērošanas robežām, principiem, kritērijiem un tā tālāk. Tas, lūk, iespējams ieslīgst drusku tajā administratīvajā slogā. Ja? Un, lūk, tas ir viens no izaicinājumiem, ko mēs arī kā uzņēmēji pārstāvoša organizācija gribam, aktualizēt šeit. Ja? Jo tā bāzes kompetenču stiprināšana un varbūt tās administratīvās sarakstas mazināšana. Paldies. Ja mēs vēl tālāk pastamies uz pētījumu, tad viņš arī apzināja pašvaldības un pašvaldību atzaru. Un attiecībā uz pašvaldībām, tātad pašvaldības ir viena no mūsu konkurences padomu pozitīvāk vērtējošām mērķu grupām. Un salīdzinājumā ar iepriekšējiem pētījumiem, tad šogad ir novērojams pozitīvas tendences attiecībā uz šo. Un kopumā uzlabojas pašvaldību informētība tieši par konkurences jautājumiem, un pozitīvāks kļūst arī mūsu novērtējums. Tad likumsakarīgi visdrīzāk arī pašvaldības kļūst apzinīgākas un norāda, ka būtu retāk gatavs pārkāpt likumus. Par to noteikti no mūsu puses arī mēs varam paslavēt pašvaldības. Bet vai varat iezīmēt, kā pašvaldība pārstāv, ar kādām tad konkurences problēmām saskarās pašvaldības savā ikdienā? Jā, viens ir tas, ko es no pētījuma arī redzu, kad pašvaldības izstāsta ir lieli optimisti, ļoti pozitīvi noskaņot, un mēs tiešām ticam gan sev, gan valstī, un ka viss notiek un ir pareizi uz attīstības ceļa. Un pozitīvais vērtējums par konkurences padomu viennozīmīgi ir jāpasakās arī šim te procesam, ko minēja Māris, jo šī intensīvā sarakste ļāva mums vienam otru labāk iepazīt, un tiešām paldies konkurences padomē par to, ka tā ir vienmēr atvērta sarunai, dialogam, un mēs apusēji, manuprāt, labāk sapratām otras puses argumentus un bažas, un varējām arī uz savu rīcību paskatīties kritiskāk. Un tas, kas ir minēts varbūt šajā aptaujā, tādā vienā blokā valsts un pašvaldību konkurences tāda negatīva ietekmēšana, šeit ir uzreiz jāsaka, ka tā nav vienādības zīme ar publiskām kapitālsabiedrībām, ja? Jo, manuprāt, ir skaidrs, un arī pašvaldības to apzinās, ka iespējams pat daudz vairāk uzņēmējus var negatīvi ietekmēt ar dažādiem administratīviem lēmumiem. Tas ir gan nodevu jautājums, gan birokrātiskā sloga palielināšana vai samazināšana, atbalsta programmas, dažādu prasību izvirzīšana. Ja? Tātad, savukārt, tā kā es pati pārstāvu kapitālsabiedrību pārvalde, manuprāt, ir kļūda likt vienādības zīmi un 88. pantu skatīt konkurences tiesību gaismā, tā kā a priori uzskatot, ka publiskas personas kapitāla sabiedrība jau pēc noklusējuma negatīvi ietekmē konkurenci. Manuprāt, tas ir aplami tāpēc, ka ja šodien tā pieder pašvaldībai, piemēram, un tā tad tiek prezumēts, ka negatīvi ietekmē konkurenci, drīt viņu pārdodot, nekas tirgu nemainās, viņi ir vēl viens tirgus spēlētājs, mēs varētu uzstīt ļoti labi, jo ir pozitīvi ietekmējoši konkurences tirgu. Tātad, manuprāt, tas, kas ir būtiski, ir jāskatās uz tiešām darbībām un faktiem, kas pamato to, ka konkrētā kapitālsabiedrība vai publiska persona ar saviem lēmumiem ir negatīvi ietekmējusi šo tirgus situāciju. Un vēl vairāk, ko es gribu teikt, ka, manuprāt, ir jāmaina attieksme, un īstenībā publiskas personas kapitāla sabiedrības šobrīd ir nevis tā kā biedz un ienaidnieks otrā pusē, bet tieši otrādāk viņas ir drošs, caurspīdīgs, stabils, paredzams sadarbības partners. Un uz publiskas personas kapitāla sabiedrībām varbūt ir jālūkojas kā uz postamenti platformu, uz kuru tālāk veidot jau savu attīstību un veidot kopīgu sadarbību, tīpaši domājot par valsts konkurētspējas stiprināšanu kopumā.
Nu tā, tas ir galvenais, ko es gribēju. Jā, Paldies. Un kā NVO saredz, Klausa kungs? Jūs nav negatīvās puses noteikti. Katrā ziņā, ja prasa negatīvo, par valstī piedarošu monopolu var būt tikai sliktāks privātam sektoram piedarošu monopols. Tā kā no tāda viedokļa raugoties, ja dominējošais monopols stāvoklis paliek, tad labāk, lai tas ir pie valsts vai pašvaldības. Tas ir pirmais. Otrais, es gribētu teikt to, ka un tajā ikdienā, kad es saskaros ar šiem jautājumiem, pirmkārt, es nemīlu sārakstus, un es gribu tieši konkurences padomē pateikt otru paldies, ka viņiem tajā brīdī, ka uzdod cilvēku valodā jautājumu, viņi atbild cilvēku valodā. Un tas man ir daudzreiz palīdzējis, jo es esmu gadiem ilgi konsultējies konkurences padomu, lai neiebraukt pats auzās. Piemēram, pēc pēdējais godīgais piemērs, kurš gandrīz iebrauc auzās, bija atcerieties, ka bija vaiprātā uzkāpuši šķeldas cenas, un pašvaldībām vienkārši vairs nebija iespējams nopirkt šķeldu. Ne tikai cenu izpratnē, bet vairs pat konkursos nepiedalījās, jo, godīgi sakot, viņas bija iebraukuši pilnīgi auzās konkurences ar līguma nosacījumiem. Tur, zinot tajā brīdī, ka ir pircēja tirgus, tad, protams, pircējs vienmēr izmanto savu iespēju, un pēkšņi parādījās pārdevēja tirgus. Un tajā brīdī man likās, ka man ir jāmetās palīgā, jāpalīdz sakārtot līgumu, jārunā ar šiem pārdevējiem, kādā veidā viņi uz kādiem līgumiem būtu gatavi startēt. Un labi, ka vienā brīdī kaut kas man iečuksēja austīgi, vai pajautā, nesaukšu vārdā, bet ar vienu personu sēž no konkurences padomas pajautāt, vai es vispār to drīkst darīt. Un es konstatēju, ja es būtu pēkšņi pat ar šo labo gribu vācis un saprats, kas īsti traucē līgumus tādā veidā, kas sasauc visu grupā kopā un sakam, radam līgumu paraugu, es būtu radījis karteļu pazīmi. Tā kā es gribu teikt, ka tas ir tas moments, kur mirkļiem mēs kā uzņēmēji pat nesaprotam, ka mēs pārkāpjam konkurences tiesības. Un tad man bija vienkārši svarīgi, lai cilvēks saprotamā valodā man pasaka, ko es drīkstu un ko es nedrīkstu. Izrādās, ka es drīkstu kā eksperts visus apjautāt un iedot ekspertīzi tālāk atbildīgiem lēmumu pieņēmējiem, bet nesaukt kopā. Kaut vai elementārs piemērs. Jā, bet tas, kas man drusku uztrauc, ir tas, ka mēs ejot, un manuprāt, tie sodi ir milzīgi, es Freimēna kungam galīgi nevaru piekrist, 2% no apgrozījuma, tas ir, jo tas ir, godīgi sakot, sodi ir viens no iemesliem, kāpēc tiešām reāli raustās no konkurences tiesību pārkāpumiem, viņi ir milzīgi, bet reizē ir aizējot varbūt galējībās, mums ir jāsaprot, ka kaut kādā veidā jau mums jāiet arī uz attīstību. Un es nebaidīšos lietot vārdu, ka mēs tik atvērtā tirgu un tik mazā valstiņā, tik spēcīgiem tautsaimniecības vējiem, kas nāk gan no austrumiem, gan no rietumiem, bez kaut kādas pakāpes protekcionisma arī neiztiksim. Protams, ka šim protekcionismam jābūt būvētam caur Latvijas likumdošanai, lai viņš būtu legāls, bet lielā mērā, bet kaut kā līdz tai Latvijas likumdošanai jānonāk un tām sarunām ir jānotiek. Un tad ir tas, kur es aicinātu konkurences padomu ne tikai, paldies, jau ir izstrādāts vadlīnijas, ko mēs drīkstam NVO runāt, ko nedrīkstam, bet varbūt varētu vēl pašķestināt, kādā veidā mēs drīkstam runāt par šiem protekcionismu pasākumu veidošanu, kam nav, kurā lēmums nevis pieņemam mēs, ka vienkārši uztaisam karteli, ka tagad nezinu, kādam pārdodam vai nepārdodam, bet kurā mēs radam šīs likumdošanas iniciatīvas, kā mēs drīkstam šīs sarunas veikt. Tas varētu būt ļoti, ļoti palīdzoši mums tieši nozaru un tautsaimniecības attīstībā. Un runājot par tām lietām, kas ir bijušas, paskatieties, vismaz manā nozarē jau arī trāpījās viena lieta. Tur, protams, tur bija konkurences tiesību pārkāpums, bet es gribētu teikt, ka es gribēju lietot drīzāk trīsstāvīgos mācas vārdus, izlasot to lietu, kā cilvēks ir ielidojis šajā konkurences vai karteļu lietā, jo tur nebija pat līdznībā tik daudz konkurences tiesību pārkāpums, cik veselā saprāta pārkāpums. Un mirkļiem mēs pasniedzam šos pilnīgi stulbos gājienus, kad viņi aiziet ar lieliem vārdiem kā kartelis, lai gan tas ir tāds zaptas burciņas zādzība. Vēlreiz neataisnoja zādzība, ir zādzība, bet mirkļiem, ka lasa tos atzinumus, būsim godīgi, mirkļiem liekas, kur tie cilvēki domāja, kas tas tur noticis ir. Paldies. Un Enziņa kunga ieskatā, kur būtu vērts ieguldīt resursus attīstībā, konkurences padomē, politiķiem, uzņēmējiem, vai vispār gada no gada godīga konkurence ir nemainīga vai mainīga vide?
Man jau šķiet, ka ir tomēr jāstrādā papildus pie regulējuma, lai konkurences padomas šo te kompetenci paplašinātu, ja te izskanēja. Es domāju, arī sabiedrība lielā mērā varbūt pat nezinot tās juridiskās fineses, arī nezinu detaļas, bet vienkārši saskarās ar tiešām, kā te izskanēja, ar administratīviem varbūt lēmumiem, vai kas īstenībā pat varbūt nav tiešā veidā šobrīd konkurences padomas lēmumu priekšmets, bet dzīvē tas patiešām strādā. Ja? Te gan man jāsaka, ir gan situācijas, kur mēs redzam, mazliet oponējot Ilzē, ka mēs redzam situācijas, ka pašvaldības nāk iekšā biznesā tur, kur varbūt arī nebūtu īsti adekvāti un pareizi, kur īsti nav tirgus kļūdi, jo atgādināšu 88. pants nosaka, ka publiskā pārvalde, publiskā persona var dibināt savas kapitāla sabiedrības jomās, kur ir vai tirgus kļūda, tad kaut kas nav pieejams, vai tas ir strateģisks aktīvs. Un ļoti, ir gadījumi, kur mēs redzam, ka nav īsti tā tirgus kļūda šobrīd. Ja? Un tas vienkārši, tas atkal ir tāds ceļš mazliet Baltkrievijas virzienā. Tur valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības ir, dominē tirgu, un tas nav, es domāju, tas, ko mēs tā kā gribam. Bet, protams, ļoti daudz ir arī tāda administratīva lēmuma, un man šķiet, ka vismaz vienā daļā gadījuma konkurences padomas un tā kompetence un rokas ir mazliet pa īsām šos gadījumus izķert un uz viņiem reaģēt. Ja? Piemēr pēc, es nezinu, ja pats saskāros burtiski, pat, ja, kur ja pašvaldība, ir bērnu dārzi, ja, kur bērni iet dārziņā, un tur ir pašvaldības līdzmaksājums, un tad, ja gadījumā iestājās rinda uz pašvaldības dārziņu, tad pašvaldības saka, ziniet, mēs to līdzmaksājumu pārtraucam. Ja jums ir jāiet uz to pašvaldības dārziņu. Īstenībā, viss virza tā kā uz to pašvaldības dārziņu, tie privātie dārziņi, tā kā paliek līdzīgi kā savulaik bija Rīgas ūdeni, ja, nevis Rīgas ūdeni, Rīgas satiksme, ja, kur liekat, varat likt Rīgā mašīnu bez maksas, bet tikai tad, ja jūs izmantojat Rīgas aplikāciju. Mobilī nedara, nekas cits nedara. Dabiski ar šādiem administratīviem lēmumiem tu pārvirzi to klientu uz sev vēlamo virzienu. Un tas ir tas, ko konkurences neutralitātes princips neļauj. Bet te ir jautājums, vai tas regulējums ir līdz galam pilnveidots, lai visos šajos gadījumos konkurences padomu varētu iestartēt un pārmest patiesībā gan varbūt pašvaldībai, gan arī valsts struktūrām. Es negribu garu lekciju pa visiem virzieniem, ja, bet diemžēl arī iestāžu līmenī šādas situācijas ir. Un tīri praktiskā puse, es domāju, tas skaidrošanas darbs ir nenormāli svarīgs, un mums jau ir sadarbība ar konkurences padomu, bet viena no lietām, kur ieguldīties, ir, protams, mācīt un skaidrot, un es varu tikai atgādināt un vēlreiz aicināt, kā būsiet laipni aicināt, tirdzniecības, rūpniecības kamerā mācot mūsu biedrus, kā nevajag darīt. Ja? Tā kā tas ir tas virziens, kurā noteikti ir jēga tā kā regulāri ieguldīties. Paldies. Jā, paldies jums. Viens instruments, kas ir konkurences padomas rokās un kas arī tika apskatīts šodien, tā ir iecietības programma. Un kopā tātad no pētījuma sanāk, ka iecietības programma ir dzirdējis katrs 5. uzņēmums. Un kā būtiskākās barjeras, kas liedz atzīties pārkāpumos, tiek minēts bailes, neuzticība valsts pārvaldes iestādēm un valsts pārvaldē kopumā, un arī tāpat Latvijas mazais tirgus un zināšanas savstarpējās. Vai jūsuprāt, iecietības programma ir iespējams izmantot efektīvāk, vai tā ir utopija Latvijas apstākļos, varbūt priekšsēdētājs? Jā, iecietības programma ir viens no mūsu instrumentiem, ko mēs ļoti aktīvi aicinām izmantot. Un tieši šajā aptaujā mēs redzējām, ka ir kaut kādi šķēršļi izmantot. Protams, iespējams, tur netika minēts vēl viens šķērslis, ko mēs pat esam varbūt iespējams novērojuši arī tajās kādās lietās, kā draudzība. Nenodot vienam otru. Un tādējādi varbūt arī tiek pieņemts kāds lēmums, kurš varbūt arī īstenībā nebūtu bijis vajadzīgs, ja visi būtu godīgi pateikuši, jā, tā sanāca, bet
piedodiet, un nākošais tā nedarīsim. Un tur ir šīs iespējas izmantot atbrīvojumu no soda pilnīgi vai daļēji, no atkarībā no šīs atzīšanās pakāpes, no iesaistīšanās pakāpes. Un, diemžēl, tajās lietās, ko pat, nesauksim tās par lietu, bet konsultāciju procesā, kur mēs esam pieķēruši kādu un redzam, ka tas tiešām ir aiz nezināšanas. Mēs stāstam par iecietības programmu, un tajā brīdī mēs redzam, ka pilnīgi aizvarās ciet, neklausamies to. Šo sadaļu mēs neklausamies par iecietības programmu. Nē, tas neatiecās uz mums. Un tā attieksme, tur arī mēs atkal redzam to pētījumu daļu par tiem 10%, kas ir gatavi iesaistīties sava kaut kādu labumu, un vai tā ir neinformētība. Es negribētu vienmēr teikt, ka tā ir neinformētība par to, jo īstenībā pētījumā tie jautājumi atklāja, tie daudzie visi jautājumi atklāja to, ka jau atbildes priekšā pateica, un arī pildot šo aptauju, cilvēki ieguva zināšanas par konkurences tiesībām un uzvedību. Tā kā, mēs visādi cenšamies uzlabot iecietības programmu, bet par to arī visā Eiropā ir diskusijas, kādai viņai ir jābūt un kādiem ir jābūt tiem labumiem pie piedalīšanās iecietības programmā. Un viena no diskusijām ir par zaudējumu atlīdzināšanu. Un tā ir viena no lietām, kas arī attur, jo piedalīšanās iecietības programmā neatbrīvo no zaudējuma atlīdzināšanas. Un līdz ar to automātiski visi var vērsties pēc zaudējumiem. Tā kā šī ir tā diskusija vai par to, vai atbrīvot arī no zaudējuma atlīdzināšanas, vai tomēr tas paliek kā biedz. Paldies. Uzņēmēji varbūt skats par iecietības programmu. Es domāju, ja katrs piektais zina, kā te bija aptaujāts, droši vien, kad arī tīri informatīvi ir daudz vēl darāmā. Tas ir viens, es pieņemu, ka šis varētu būt viens no iemesliem, ko Gaļķkungs minēja, ka iespējams tā labumi no tā dalības iecietības programmā varbūt, ja viņi būtu plašāk, tad varbūt būtu lielāka interese. Tā kā šīs divas lietas, es domāju, ir tas virziens. Jūsu pusē? Es varu pateikt, zināmā arī analoģija arī ar trauksmes celšanas likumu. Atceramies, Mārka, mēs ārvalstu investoru padomē ļoti arī atbalstījām trauksmes celšanas likumu, to pieņemšanu, ieviešanu un tā tālāk. Arī tur iet lēnām un visi tie semināri, zin kā, tā kā teica, Stukačs vai Varonis ir trauksmes cēlājs, un nevēl ir tas jautājums, tā arī reizēm ir uzstādīts, un tur kvalitatīvi piemērojot, nodrošinot to aizsardzību, aizsardzību un anonimitāte ir bāze visam tādai kvalitatīvas iecietības programmas darbībai mūsu mazajā tirgū, vai ne? Tik tiešām priekšsēdētāja kungs, tas ir galvenais. Tas viss tās pārējās bija atrunas, tur konkurences padomu tur neinformē un tā tālāk. Jūs jau informējat, un nevēl te ir aptauja pierāda, ka ļoti daudz zina par šo iecietības programmu. Bet tajā pašā laikā mūsu mazajā tirgū, kurā tā institucionālā atmiņa vai tā biznesa atmiņa ir ļoti ilga, faktiski šī saucamā reputācija ir tik nereti svarīga, kad principā neļauj izmantot tās iecietības programmas, tās iespējas. Es tā padomāju, ko vēl varētu varbūt mēģināt darīt šajā virzienā. Mazo tirgu, tas ir dots šobrīd lielums, bet, kas vēl ir, paskatījos drusku ārvalstu praksi, tur iet arī runa par tādu gradāciju, ne jau no tā iecietības programmas izmantotāju uzreiz tur, tas pierādījuma apjoms, ko tad no viņa ir jāsaņem, un tas, teiksim, tur var būt arī kaut kāda, zinām mērā, gradēts, tur no nelielas sadarbības līdz tādai pilnīgai sadarbībai, un arī faktiski, es domāju, tur var ietekmēt kaut kādā ziņā arī to piemēramo sodu atkarībā no tā, kā tad uzņēmējs, cik dziļi viņš sadarbojas ar padomi, cik tomēr godīgi, un cik informāciju atklāja. Tam ir tāda būtiska nozīme, ja uzņēmēji to sajustu.
pāris valstīs ir vispār ļoti interesanti. Tur uzņēmējam kompensē, ja nevis tā kā saka, ja tas sods beigās ir beidzies, ja tā lieta ir beigusies ar lielajiem sodiem, tad iecietības programmas dalībnieks reizēm dabo no valsts atpakaļ vēl naudiņu, ja, daļu no tā piemērotā un samaksātā soda, ja, tāda veida, teiksim, motivācijas mehānismi ir vēl šur tur ārvalstīs. Es nezinu, kā tas pie mums strādāt, bet es tikai tā paužu. Ja tā kā tas ir komplicēts jautājums, bet es domāju, ir jāturpina virzīties uz kvalitatīvu to piemērošanu. Un vēl, ja es esmu ticis pie vārda arī, faktiski, ja mēs skatāmies, jā, tie sodi, kā minēja, tas ir galvenais bubulis, ir 10% no apgrozījuma. Tas taču, principā, tas ir mega sods. Ja? Tas ir, taisīts iet uzņēmumu, ja nerat. Ja? Līdz ar to tas ir tas galvenais, kas tomēr šo te respektu nodrošina. Ja? Bet tajā pašā laikā, kur es gribētu varbūt ieteikt, mazliet vēl skaidrāk konkurences padomē skaidrot, kā tas lielais sods varbūt sastāv. Ja? Tās viņa sastāvdaļas, nevis tikai tas gala cipars, bet ja uzņēmēji sapratīs, tad faktiski, ko tad veido to metodoloģiju soda piemērošana. Es zinu, ka viņa ir un tā tālāk, bet jautājums, cik uzņēmēji to saprot un kur viņi redz, ka tas sadarbība, ja, ar padomi, tā ietekme, cik miljonus vai 100 000 faktiski viņi ir dabūjuši mazāk par šo te godīgu attieksmi, sadarbību, ja, nemelošanu. Jā, te mēs runājam par to kaut kādu līmeņu, par to iecietības programmas, bet nav jau jābūt ir pilnīgai, kā saka, all in, vai ne, kad visus pierādījumus uzreiz noliek, bet ļoti svarīga ir tā veicināt to sadarbību. Un to uzņēmējs reizēm redzot to sodu un tajā lēmumā tur tā kaut ko vispārīgi izlasa, bet tas ir mans ieteikums, ja, kādā veidā tad varbūt ar vien dziļāk radīt izpratni par to, ko padome dara, kā veidojās sods un kā no tā soda tad faktiski var mēģināt tikt vaļā. Kungs, jums? Kā es saku, spilgt varēs redzēt domāšanas atšķirības starp juristu un ekonomistu. Jurists vienmēr domā, ko darīsim tad, kad viss noies greizi, kādā veidā mēs tagad risināsim strīdu. Ekonomists vispār nepieļauj domu, ka kaut kas noies greizi. Viņš domā visu laiku, kādā veidā kaut ko panākt, lai notiktu tā lieta. Es gribētu piedot, stulbs joks, jā, bet tāds ir. Jo, piemēram, pēc būtības, ko jau minēja draudzība, prūsim godīgi, mūsu kolektīvs Latvijā mēs vispār esam 1,8 miljonu uzņēmēji, pasauli vēl mazāk, un lielā mērā bieži vien šīs nodošanas lielākā cena vai iecietības programmas lielākā cena ir tas, ka viņi novērsīsies daudzi, jo, kā es saku, viņš nav vairs uzticams partneris, jo viss biznes balstās uz sarunām, godīgām, diemžēl arī negodīgām, bet tās ir sarunas. Ja tu vairāk nevar uzticēties savam sarunu partnerim, tad tu arī var pazaudēt biznesu. Tā kā tur ir arī iecietības programmas dalībniekam ir pietiekama augsta cena, ja vienīgi viņa tirgus vara nav tik liela, ka viņam ir pilnīgi pie kājas, ko pārējie domā, ja tu bez spiedz maniem sadarboties. Tas ir, es gribētu savukārt vērst uzmanību šo, bet visi tie spriedumi ir ļoti racionāli, bet atceramies, ka 2017. Gadā Nobel prēmija ekonomikā ieguva ekonomiski, kas pierādīja, ka mūsu lēmumi ir neracionāli. Iesaku pavērot tieši viņa pētījumus, bet pēc būtības es gribu teikt tā, ka es aicinātu konkurences padomi pat nevis tik daudz, varbūt vēlreiz stāstīt, kādā soda izdarās, bet sadarboties, lai radītu sistēmu, kurā īstie konkurences tiesību pārkāpumi ir vai neiespējami vai maziespējami. Jo, principā, mēs caur savu uzvedību un kaut kādām nozām niansītēm pamainot informācijas pieejamību vai arī konkursu notikšanas kārtību. Piemēram, pašvaldības un valsts iepirkumi tikko viņi kļuva elektroniskā vidē, kā saucās tās sistēmas pēkšņi aizmirst. Būsim godīgi, tur diezgan pamatīgs pakritās vispār karteļu iespējamība, jo viņā jau lielā mērā viņi ir novērsta pašos pamatos. Un ja tur ir, protams, daudzi piedāvātāji, ja tur ir 2 vai 3, tad vienalga kāda pārdošanas sistēma, sarunas tādas vai savādākas viņas notiks. Vai arī nenotiks tā kā, nezinu, benzīna tankos, kur jūs konstatējat, ka karteļu pazīmes nav, bet loģiski pārēj pār ielai paskaties, kāda pretēja cena un vienkārši klusējoša sadarbība notiek. Ja. Jebkurā gadījumā to, ko es aicinu
pastrādāt pie modeļiem, jo vismaz mana pieredze gan ar nodokļiem, gan ar citām lietām ir radījusi to, ka var ar elementārām, smukām lietām izmainīt uzvedības kultūru pašā nozarē vai tautsaimniecībā kā tādām. Mums tas ir izdevies lielā mērā reversiem PVN-iem un samazinātajām IN likmēm izskaust, piemēram, pelēko ekonomiku mežsaimniecības darījumos, kuri pirms tam bija, sakot, 80% nelikumīgi, 20% likumīgi. Bet šīs elementārās lietas, zinot cilvēku vājums un neracionalitātes lietas, kā viņi domā, var palīdzēt sakārtot to sistēmu, neaizejot līdz pašam sodam. Jo arī vida gadījumā mēs arī varam pārmest, ka vids nenoķer katru indālu, vai mēs nenododam katru, un būsim godīgi visi konkurences padomas darbinieki. Jūs noteikti esat 100% godīgi pret konkurenci, bet tajā brīdī, ka jums kaut kur privātās darījumos kaut kas jānopērk bez PVN vai zem letes, varu derēt, kad arī jūs to darat. Un tajā brīdī, un kā lai saka, un tas ir, vajadzēja jums iet un ziņot vidam, ka šāds te darījums ir. Nu, tas ir griežot otrādi to visu lietu. Nu, tā tas nenotiek mūsu sabiedrībā. Vienkārši izdarām tā, lai mums tādas iespējas pārkāpt būtu pēc iespējas mazāk. Pašvaldībām vai viedoklis par? Par iecietības programmu man nebūs viedoklis, bet es tomēr reflektēju, varbūt Zenziņa kungu teikto gribētu, tā vēlreiz skaidri pateikt, ka publiskas personas kapitāla sabiedrība ir tieši tāda pati juridiska persona un komersants kā privātā kapitāla sabiedrība. Un tikai tas, ka īpašnieka status ir cits, a priori nenozīmē negatīvu ietekmi uz konkurenci. Tas ir tas, ko es gribēju tomēr pasvītrot, un tāpēc nevajag varbūt šīs lietas vispārināt, un ir tiešām jāskatās uz konkrētiem pārkāpumiem, un arī attaisnojot varbūt pašvaldības, kāpēc mums ir vēlme vairāk tomēr palikt un turēt roku uz pulsa, tāpēc, ka mēs jūtamies atbildīgi par šo pakalpojumu. Mums ir vēlme nodrošināt tomēr iespēju un garantiju, ka noteikti pakalpojumi tiktu sniegt. Un īstenībā strīds ar uzņēmēju organizācijām, es saprotu, ir par to nelielo tirgus daļu, vai tā paliks mums, vai tā tiks, teiksim, konkrētiem uzņēmējiem, un iespējams tāpat ir neliela tirgus daļa. Un vēl ir strīds par to, kas tad ir tirgus nepilnība, jeb tirgus kļūda. Un šis jau ir tāds jēdziens, kas nav objektīvs, tas nav 2+2 ir 4, tas vienmēr ir vērtējums un argumenti ir sverami. Bet, ja mikrofons ir pie jums, varbūt vēl nedaudz par konkurences neutralitāti, tātad mums jau 4 gadi ir, kopš šī neutralitāte ir, un tātad vai šie pārkāpumi no pašvaldības puses tiek vairāk pamanīti, atpazīti, domāts par to novēršanu, kādas iekšējas uzlabojumi pašvaldībās, vai arī varbūt jums ir kādi ikdienas prakses piemēri? Kā tiek risināts? Viennozīmīgi ieliekot šo institūtu likumā, viss fokus un uzmanība tika pievērsta šim terminam. Mēģināts to saprast, tas atspoguļojās arī aptaujas rezultātos par to, cik pašvaldības ir informēts par to, kas ir konkurences neutralitāte. Jāsaka, ka arī tas ir salīdzinoši jauns institūts un, protams, tā izpratne un izglītošanai būtu jāaiziet cauri visiem slāņiem, arī tiem, kas rada un tieši tehniski varbūt rada konkrētos normatīvus. Piemēram, atcerēsimies varbūt piemēru par to, kādā krāsā jābūt ārtirzniecības nojumēm, ja, vai tāds mazas lietas. Vienkārši tam ir jāiedzīvojas un tam ir jābūt jau tādai pašsaprotamai lietai, bet ja mēs salīdzinām ar to brīdi, kad šis tika pieņemts termins un ielikts likumā, tad šobrīd viennozīmīgi izpratne ir. Un, protams, par to pieņemot lēmumus tiek domāts. Un tā kā es varu runāt vairāk par Rīgas kapitāla sabiedrībām, tad arī gribētu uzsvērt to, ka Rīgā ir tāda, varētu teikt, vienošanās starp kapitāla sabiedrībām, kas ir izpaudusies kārtībā numur 4, ko mēs saucam kapitāla daļu pārvaldības kārtību, kurā visas kapitāla sabiedrības ir apņēmušās respektēt konkurences neutralitātes principus arī savā darbībā, īstenot godīgu konkurenci un veicināt arī šādas godīgas konkurences izpausmes ar sadarbības partneriem. Tā ir mūsu apņemšanās. Bet par konkurences neutralitātes principu de facto, es domāju, tas vēl būs interesants jautājums, jo, ja mēs skatāmies uz publiskām kapitāla sabiedrībām, tad viņas jau sava status dēļ, principā, ir nostādīts neizdevīgākā situācijā nekā citi tirgus dalībnieki, jo uz tām attiecas daudz vairāk ierobežojumu, gan kas izriet no publiskas personas kapitāla daļa likuma, tā skaitā informācijas atklāšanas pienākumi, gan publisko iepirkumu likums, gan amatpersonas status un tā tālāk. Bet, ko es gribu teikt, tas nav slikti. Tas tikai parāda to, cik mēs esam caurspīdīgi un mēs esam no dažādām institūcijām kontrolēti un tāpēc mēs esam labi sadarbības partneri. Prieks dzirdēt.
Vēl īsi, ja jau mēs sākām par to. Tā tiešām ir ļoti aktuāla tēma, valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība biznesa šobrīd. Un tas, uz ko tas attīstās, un mēs esam dziļi, kas saka, desmitiem, simtiem, varbūt pat 1000 stundas ieguldījuši tam. Es zinu, ka Enziņa kungs ļoti daudz par to runā, pašvaldības kapitāla sabiedrībās daudz par to runā. Un tas, uz ko tas iet, tas, ko arī Ilza teica, redz, bet ir jau vesels vēl tās pārbaudas un tās balansēšanas, tā labā korporatīvā pārvaldība, kur iesakņojas arvien vairāk. Viņai jau arī ir liels izbalansētājs, kas nepieļauj šos te konkurences neutralitātes pārkāpumus. Tas ir viens. Otrs ir tas, mēs domājam, kurā brīdī drusku tas viss nogāja greizi, un es varbūt varu iedot savu tādu šo redzējumu, Valsts un pašvaldības kapitāla sabiedrības izveide, dibināšana notiek tātad, lai šo te tirgus nepilnību aizstātu, strateģiskās nozares, strateģiski prece pakalpojums, strateģisks aktīvs un tā tālāk, Bet, mēs runājam šīs lielās kapitāla sabiedrības, kuras tagad mēģinām iedalīt komerciālas, daļai komerciālas, sociālas. Ja mēs runājam par tām komerciālajām, lielie, Latvijas lielākie uzņēmumi, un viņiem katras papildu darbības veids, katra, teiksim, Rīgas ūdenim kaut kāda papildus izbūve ir jāskatās, vai tiešām tur ir tirgus nepilnība joprojām un tā tālāk, Līdz ko šī kapitāla sabiedrība ir izveidota, augstākais lēmēju orgāns, kas pat nav akcionāru sapulcs, bet virs viņas ir ministru kabinets attiecībā uz valsti un pašvaldības doma attiecībā uz pašvaldības kapsabiem, nosaka šo vispārējo stratēģisko mērķi. Un ievērojot vispārējo stratēģisko mērķi konkurences neutralitātes apstākļos, tad būtu jāļauj šīm kapitāla sabiedrībām strādāt uz to pašu eksportu, uz to pašu attīstību, inovācijām, lai realizētu to mērķi, un arī varbūt papildu darbība ir jāveic šī mērķa sasniegšanai. Lūk, un šeit, kur varbūt tas katras šīs papildu darbības, eksportējošās darbības un tā tālāk vērtēšana tagad juridiski, vai tas joprojām ir tirgus nepilnība un tā tālāk, lūk, tas ir tas, no kā mūsu ieskatā ir jāatsakās, kas noņems šo administratīvo slogu, šo juridisko kontroli pār šeit, un tiešām es piekrītu, ka jurists nav labākais biznesa kontrolētājs, tagad mēģināt saprast terminoloģiski, viņš jau reizēm pat nesaprot, un tas ir loģiski. Es domāju, ka tur drusku aizgāja greizi, Es nezinu, jūs to piekrīti vai nē par šo, gribētu dzirdēt to viedokli, vai tas tā apmēram ir, praksē jūtams. Jā, pilnīgi. Tas arī bija tas mirklis, kad 88. panta kritērijus attiecināt uz katru papildu darbību un katru NACS klasifikātoru nebija pareizais solis. Jo, ko es gribu teikt, pirmkārt tiešām ir jāskatās, kāda tad ir tirgus daļa vai cik ļoti tas papildarbības veids vispār spēja ietekmēt konkurenci. Bet otrs ir arī tas, ka normālam uzņēmumam viņš nevar ļoti šauri darboties tādās skaidrās līnijās, lai viņš būtu finansiāli stabils, lai viņš attīstītos un lai apmierinātu maksimāli tā klienta vajadzības, kurš nereti grib dažādus, teiksim, papildu pakalpojumus, pakets un tā tālāk. Dabiski attīstās papildu pakalpojumu un papildu darbības veidi. Tas ir tikai normāls uzņēmuma attīstības veids, un tāpēc, teiksim, apcērtot šīs te iespējas, faktiski uzņēmums stagnē, un viņš nespēja attīstīties, un viņš kļūst mazāk efektīvs arī īstenojot to pamatdarbību. Tas ir jāapzinās, un faktiski tā bija kļūda tajā brīdī, kad 88. pants tika mērīts pret katru darbības veidu. Tas, es tieši skatījos jūsu pusi. Jā, mēs esam, piedošana laikam aizvilkuši kaut kur mazliet prom no pamat šodienas sarunas, bet dažas lietas. Pirmā lieta, tajā brīdī, vispirms jāsaka, Rīga vispār maleču kopumā ņemot, jo no tā, kā Rīga, darbojās pirms zinām laiku, un kā šodien, tās ir divas dažādas Rīgas, tā kā uzlabojumi ir milzīgi, un vēl arī šogad Rīga pat dabūja no mums, draudzīgākās pašvaldības valstspilsētu grupā balvu, bet arī ar to izvērtējumu, tad paņemam Latviju Energo.
Nav nevienam šaubu, ka tas ir strateģisks valsts aktīvs un ka viņš darbojās un tam līdzīgi. Bet ja mēs tagad hipotētiski pieņemt, ka tagad viņi pieņem lēmumu un sāk nodarboties ar maizes cepšanu, tāpēc, ka kaut kāda brīva naudiņa ir, kāpēc varētu cept bulciņas, ja? Ziniet, nav īsti pareizi, ja? Un tāpatās Rīgas satiksme, piemēra pēc, ja? Viņi noteikti varētu sākt kaut ko izdomāt, darīt, kaut ko, kas būtu totālā pretrunā to strateģisko mērķi. Līdz ar to tur zināmiem filtriem ir jābūt, tam gan es nepiekrītu. Bet, man liekas, tā loģiskā kārtība ir tāda, ka tad, kad tiek izvērtēts jautājums vai konkrētāk pašvaldību kapitāla sabiedrība vai valsts kapitāla sabiedrība, ja viņa ir kā strateģisku mērķu vadītu, tad iezīmējot to viņas strateģisko kodolu, tad tā ietvaros gan vajadzētu darīt visu, un te es Vainovs kungam absolūti piekrītu, un tad ir vienkārši jāļauj strādāt. Ja? Tad ir jāļauj strādāt, un tur pēc katra skaņojuma iet tur pakaļ uz pašvaldību vai uz valdību, un tas vienkārši neloģiski, tas vienkārši iekavē laiku. Tas, ko es neesmu sapratis līdz šim, kas ir kavējis šobrīd valsts kapitāla sabiedrībām vai pašvaldību kapitāla sabiedrībām iet eksporta tirgos, es tādas aizliegumus neesmu redzējis. Es redzu, ka Latvenergo ir eksportējoši uzņēmums jau šobrīd un ļoti liela maleči, ja? Viņi taču nepārkāp likumu, es tā gribētu domāt, vai ne? Pašvaldību kontekstā, kas jums aizliedz iet eksporta tirgos, bet cita lieta, ka ja tur ir kādi ierobežojumi, ņemam viņus nost. Nav jautājumu. Ja ir, es viņus neesmu redzējis, bet ja ir, ņemam nost. Bet te ir jautājums, cik mēs zinām tādas jebkur. Latvijā pašvaldību kapitāla sabiedrības, kuras ir izgājušas kaut mazliet eksporta tirgos. Var kāds nosaukt? Es nezinu. Ja? Un tajā pat laikā argumentācijā, ko mēs dzirdam, bieži vien mēs zinām, te pašvaldības kapitāla sabiedrības strādā pa visu Eiropu, arī Latvijā. Tātad pašvaldību kapitāla sabiedrība ir laba. Jā, eksportējiet. Bet ar to eksportu mums kaut kā, vai akcionārs neļauj, vai ir vienkārši iegans, kam likums neļauj, bet ja ir juridiski šķēršļi to darīt, ņemam viņus nost, abām rokām pārpaldies. Es uzreiz nokomentēšu divus ļoti spilgtus piemērus, kas ir novedis pie tā, ka mēs neeksportējam šobrīd, pieņemsim Rīgas meža stādaudzētava. Tieši par stādaudzētavu mums nācās ļoti stipri, var teikt, vingrot. Ar konkurences padomu arī pagājušajā līdzdalības izvērtējumā, kur mums bija jāpamato, cik daudz mēs uzaudzējam stādus un tikai savai vajadzībai, un kāpēc mēs ejam tirgu, jo ir taču vēl citi tirgus spēlētāji šajā jomā. Un tur jau ir jāsaprot, lai mēs eksportētu, mums vispirms ir jābūt pietiekoši spēcīgiem un jāspēj šis pakalpojums nodrošināt vietējā tirgu un tad iet ārpus. Bet es vēl joprojām ceru uz mūsu stādaudzētāju, un tas ir viens no tiem, ko mēs grasamies attīstīt. Otrs, getliņu tomāti. Tas varbūt ir piemērs par šo Latvenergo un maizes cepšanu, bet vai tiešām getliņu tomāti un gurķi ir nosodām darbība, jo, piemēram, atrodoties Igaunijas Lidlā, es redzu getliņu gurķus, ja, un tas ir produkts, kas ir izgājis ārpus Latvijas robežām, un varbūt tas ir tas, kas mums arī būtu jāstiprina. Nevis, teiksim, jādomā, kā atraut šo darbību no publiskas personas kapitāla sabiedrības, teiksim, tā kompetences, jeb rokām. Un tas ir arī bijis iemesls tieši šīs bailes savā ziņā no konkurences padomas un respekts pret šiem aizrādījumiem, ka kapitāla sabiedrības ir ļoti piesardzīgi skatījušās uz inovatīviem produktiem, jauniem produktiem, tieši tā domājot, kad šodien viņš varbūt ir jauns, bet tirgu īstenībā varbūt uzrodās, un es investēšu, lai viņu radītu, bet pēc tam to ideju pārpirks, un man pēc tam vēl būs jāattaisnojās, kāpēc es to daru, un vai cik ļoti tas atbilst tam sākotnējiem strateģiskiem mērķiem vai, teiksim, kritērijiem, kāpēc publiska persona līdzdalību iegūst. Lūk, tā kā es teikšu tā, ka vajag atbrīvot publiskas personas no tik stingras interpretācijas 88. panta kontekstā un paskatīties, kas notiek. Varbūt iestādes. Karsts temats, jā. Ļoti karsts temats, jā. Tas jau ilgu laiku ir un tikko kā vēl bija, un nekur viņš nepazudīs, un rītdien būs šis pats temats citā sabiedrībā, un vēl pārcelsies, kā Saeimas deputāti aicināja uz Saimu pārcelties. Īstenībā jāatgriežās pie tā, ka labs, godīgs konkurents arī mūsu skatījumā ir laba, godīga valsts vai pašvaldības kapitāla sabiedrība. Ja tur tiešām, es negribētu teikt, ka tā varētu nosaukt par tirgus nepilnību, tad tur neviens nav spēlētājs, bet
tur ir niecīga daļa spēlētāji. Neattīstās tirgus, tā arī ir tirgus nepilnība. Vai šī attīstība ir panākama ar kaut kādu inovatīvu risinājumu, tādējādi radot kaut ko lētāku, labāku, izdevīgāku, vai kvalitatīvāku. Un tajā virzienā skatoties, nevar būt iebildumi pret šādu darbību no konkurences padomes viedokļa. Ja tas ir tirgu veicinošs pasākums, ja tas jau nav vienkārši papildus peļņas gūšana kapitāla daļu turētājam, lai saņemtu dividendes un dalītu tās pabalstos pēc tam un pirktu vēlētāju balsis. Bet ja tas ir tiešām tirgus veicinošs, kur ir kopējais pienesums tautsaimniecībai, un tāpēc, ko es vienmēr esmu teicis, vai tiešām ir kāds gadījums, pēdējos 4 gados nav bijis neviens tāds gadījums, kad mēs strikti esam pateikuši, nē, nemēģiniet to darīt. Bet esam vienmēr palīdzējuši rast risinājumu, kā to izdarīt. Kur ir šī inovācija un kurā virzienā skatīties? Paldies! Jā, varbūt vēl mūsu diskusijai tojoties izskaņai vēl vienu mazo apli par konkurences padomes lēmumiem. Varbūt jūs ieskatā, ko no lēmumiem tātad varētu, uzlabot, lai būtu tātad visa tautsaimniecība būtu varbūt arī ieguvējis. Jo attiecīgi mēs redzam arī no pētījuma, kad tātad mūsu lēmums novērtē pozitīvi, arī tātad šis pieaugums ir pieaug, bet kas būtu vēl uzlabojums? Es domāju, ka konkurences padomes lēmums, ja es viņus salīdzinu ar vidējo tiesas nolēmumu joprojām, kur mums ir vēl diezgan daudz ko pielikt. Viņiem ir struktūra, loģiskā šīs te argumentācijas ķēde, viņus var saprast, uzņēmēji viņus saprot kopumā, kas tur rakstīts. Es gribu tātad, par to, es ierosinu soda sadaļā, granulāri skaidri rakstīt, kas ir par ko, uz kādiem apsvērumiem, lai faktiski tad izvērst soda anatomiju. Lūk, to tad es rekomendētu. Kā jūs redzējāt, mežsaimniecībā konkurences problēma nav pēc aptaujas. Tie, ko es esmu lasījis, neskapēc mežsaimniecībā lēmumus, es gribētu teikt, ka tur ir diezgan liela problēma, nevis konkurences padomai, bet šajos uzņēmējos, kas ir pārkāpuši viņu intelekta līmenī, es gribētu pat tā teikt vairāk nekā varbūt sautīgumā vai savādākās lietās. Bet to, kur man liekas, ka mēs kā valsts esam iebraukuši absolūti auzās. Protams, ka mēs nācām no absolūti vilks kapitālismu, kur nebija nekāda kārtība, un mēs mēģinājām ar birokrātiju ieviest labu pārvaldības praksi. Absolūti skaidrs. Bet šobrīd arī jau prezidents to izteicies, un arī man doma ir tāda, ka mēs šobrīd esam jau birokrātiju pārvērstuši nevis par labu pārvaldības praksi, bet par formu, kā vairs nepieņemt lēmumus. Un bieži vien šo lēmumu pieņemšanā ir iesaistīti cilvēki, kuriem īstenībā šī forma ir ļoti laba, lai nepieņemt lēmumus. Ar to es domāju, piedodiet, bet valsts un pašvaldības darbiniekus, jo privātā biznesā šausmīgi ātri šāds darbinieks pazaudē darbu. Ja viņš nepieņemt lēmumus, nevirzītos uz attīstību, bet uz valsts pašvaldībās tas ir, un tā ir arī konkurences tiesības ir tikai viena no jomām, kas ir šajā birokrātijā iegājusi iekšā, kā lēmumu nepieņemšana, kaut vai pirmātās bēles iet eksporta tirgos. Tas ir tas fakts. Tas, ko es aicinātu arī konkurences padomē padomāt par kaut kādiem, es nezinu, vai tas ir tiesiski iespējams, bet kaut kādām starpstadijām, jo patiesībā šobrīd ir nosacīti, ir balts vai melns, tu esi vainīgs, tātad sots, vai arī tu esi nevainīgs, tad tev labi, tur varbūt nav vadlīnijas, kā tev pakrata pirkstu, bet iet. Bet šis starpstāvoklis par pirkstu pakratīšanu, jo atceramies, ka tās konkurences tiesību pārkāpums jau nav tikai naudas sots, viņš tālāk arī ierobežo tev kaut kādu dalību kaut kādās konkursos, kaut kādu biznesa veikšanā un viss pārējais. Iespējams, ka tā grupa ir iegājusi tajās auzās, es tagad nerunāju par tādu naturālu karteli, bet runāju par kaut kādu starpstadijām. Viņi ir iegājuši šajā konkurences tiesību pārkāpumos,
Un īsti nezinu pat vairs, kā tikt ārā no tā visa. Un tad ir jautājums, kādā veidā var palīdzēt, lai pieņemtu tos lēmumus, jo no vienas puses tev pretī ir līgumi, kurus tu nepildot, tev attiecīgi būs līgumsots, un otras puses tev visu laiku Damokla zobens, ka kaut kas kritīs tev virs uz galda un būs konkurences tiesību pārkāpums. Un kas atkal tev savārīs ziepes daudz ilgākā formā, ne tikai soda naudās. Tā kā varbūt te nav runa par lēmumiem es neesmu atradis tur, kuras konkurences padomē nepiekrīstu par faktu, bet par kā varētu darbu uzlabot, ir aicinājums meklēt varbūt to formu, kas ir tā starpsadīja. Lēmums ir negatīvs, pārkāps neesmu, bet ir tik spēcīgs pirkstu kratiens, ka tu esi spiests sakārtoties tā, lai nākotnē nebūtu tās riska zonas, teiksim tā. Jā, es pirmkārt gribētu pateikt, lai kā es izklausījos šodien, bet paldies konkurences padomē, jo arī es kā jurists un arī studiju laikos un šobrīd sekoju līdz konkurences tiesībām un lasu arī konkurences padomas nolēmumus un es uzskatu, ka konkurences padomē strādā augstu līmeņu profesionāļi un tiešām mēs arī pašvaldības, tas atspoguļojās arī pētījuma rezultātos, mēs respektējam konkurences padomas viedokli, lai arī mēdzam varbūt strīdēties un argumentēt pretī, bet mēs tiešām uzskatām, ka jūs esat viskompetentākie valstī konkurences tiesību jomā, tāpēc jūsos ieklausāmies. Bet, ja man ir ticis mikrofons, tomēr gribētu noslēgt savu sadaļu ar joku. Man ļoti patīk šis nosaukums, kas ir arī pasākumam, izcelts konkurēt spēja. Un joks ir tāds, man ir divas mazas meitas, kurām patīk brīnums stāsti un pasakas, un viņas man viendien prasīja, mamma, kā tu gribētu sev burvju spēju? Un tad ir tā, ka es gribu novēlēt jums visiem, mums visiem konkurentiem un Latvijai kopumā gan konkurēt spēju, gan maksāt spēju, kā šīs burvju spējas. Šajā pusē, Enziņa kungs. Par lēmumiem, es neslēpšos. Atšķirībā no daudziem kolēģiem nepraktizē konkurences tiesībās, līdz ar to, tiešām, godīgi sakot, nelasu konkurences padomas lēmumus. Teikšu, ka līdz ar to negribu uzmesties te par ekspertu šajās lietās. Varbūt viens vispārīgs komentārs, lasot daudz citus juridiskus tekstus un dažādas lēmumus, tas, ko uzņēmēji pilnīgi noteikti novērtēt, un ja tas tā nav, tad varbūt tas ir virziens. Standarta uzņēmējs, ja viņš ieraug tur uz vairākām lapām kaut kādu juridisku tekstu, ja, tad principā tā kā, un jāsaka, ir virkni teksti, kur pat juristam, tā kā lasi, izlasi vienreiz, izlasi vēlreiz, saprot, ka lēmums ir tāds, bet kas tur pa sāli iekšā tu īsti, tā kā, un tad tādu rūpīgi lasot, tu tā kā saprot, kas tur īsti ir gribēts. Ja? Tas, ko uzņēmēji visās jomās ļoti novērtē, tādu īsu kopsavilkumu, par ko runu. Ja? Mēs savā mājā ļoti praktizējam tāds A4 formāts, kur jebkuru tēmu mēs mēģinām uzlikt uz A4 lapas, lai ātri var saprast, jā, nē, tad kāpēc. Ja? Un ja tāda kopsavilkuma nav, tas vismaz tiem uzņēmējiem, kas ir vairāk, tur vadības līmenī vai īpašnieku līmenī, lai viņi kaut ko saprot bišķi vairāk no tā raksta darba, jo tas juridiskā tā valoda, viņa ir, kā zināms, un tādēļ arī viņai jābūt, protams, pietiekami sarežģītāji un ar visiem pamatojumiem un atsaucēm un visām, bet ticiet, man standarta uzņēmēši to izlas un tad iedod juristiem, kas tur īsti ir, ja? Tā kā, var jābūt, ka ir tas kopsavilkums, nezinu, bet ja kaut kā tad kopsavilkums, arī spriedumiem jau arī tur bija, tā kā tāds īs kopsavilkums. Ja tāds nav, tad to vajadzētu, bet ja ir, tad es atvainojos vienkārši. Bet, Jā, paldies visiem. Laiks jau praktiski pienācis izskaņā. Tiešraidē mums neviena jautājuma nav, bet varbūt klātesošajiem mums laiks vēl 1-2 jautājumiem ir mūsu šeit paneļa dalībniekiem kādi jautājumi. Klusums. Tiešām nav neviena jautājuma. Labi, tad, ja neviena jautājuma nav, tad es teikšu lielu paldies, ka atradāt laiku šodien būt šeit mūsu arī iestādes svētkos. Un tad, jā, paldies jums. Un kopumā es aicinu nepamest, neskriet projām. Pēc 20 minūtēm mums jau būs nākamais panelis. Aicinu palikt. Paldies.